Nu, vakar nevis garāžas sarunās, bet es saku virtuves sarunās. Mēs esam pārākšies uz virtuvu. Tuvāk. Jā. Ar viesi. Šodien ar viesi. Šodien ir viesis. Mums ir jaunais talants, bet pirms mēs ķeramies pie jaunā talanta izprašņāšanas. Nu jā, viesis sauc stādies priekšā varbūt, kas tāds esi? Jā, čau visiem. Tas pats Gusts Lapiņš. Iepriekš pieminētais, nekas nav vainījies. Ja kāds seko līdz storijos, varbūt redzējis kaut kur. Jā, tāds figurē arī kaut. Jā. Šodien izteikti, ne? Jā, šodien Gusts parūpējās par jautrību uz ceļa. Bet es domāju, mums jāsāk ar kaut kādiem tādiem lielākiem jaunumiem, kas ir bijuši. Nu, jā, ja ņem jaunums, tad man liekas, ka lielākais jaunums, kas bija šogad uztaisīts, tas bija piekdienas vakarā bija federācijas rīkotā gada balva. Jā. Kas... Tas ir pasākums, kurā Ģirds mums neļauj iepriekšējā epizodē skaļi teikt, ka pa viņu jābalso. Bet, nu jā, paldies visiem, kas nobalsoja. Jā, un... Ja kāds nav dzirdējis vai nav izlasījis, Ģirds ir gada amatieris šogad. Jā, paldies par novērtējumu, jā, tā kā... Spēcīgā konkurence īstenībā. Un kā tu teici? es intervijos pēc pasākuma teicu, man nāca prātā tas citāts no limuzīņa ainakts krāsā, kad tur tā Anna teica, ka saka, nu rāvās jau var. To arī vajadzēja uz skatavus, ar to arī vajadzēja sākt. Bet paldies ģimenei, trenerim. Nu, rāvās jau arī. Nē, man liekas, tava mamma ierakstīja pareizi iekšā. Latvijas čempions, Baltijas čempions, pasaules čempions. Nu, īstenībā tas arī tāds nav, man liekas. Tas nu, gads, jā, vienkārši viss bija perfekts. Paldies, treneri, Jāni. Super. Kompanioniem noteikti ritīgi paldies strādāk jau tur. Jā. Cilvēkiem, kas brauc. Jā, fonā var redzēt trofeju. Tā tāda maziņa. Es gribētu parunāt par to Stanley kausu, kas ir fonā redzēt. Tas ir kopējs nopelns. Vienkārši jautājums ir tāds, cik liels ir pirmajā vietā kauss? Pagad 5 centi lielāks. Jā. No viena, jā? Nu, nereāls Viņi kauss. visi bija lieli. Nenormāls. Priekš trešās vietas. Es neesmu redzējis tik lielu kausu. Taču Stanley kausu. Tā kā mums ir arī trešā vieta komandu vērtējumā. Es jau teicu, mums ir tagad problēma, kur mēs to Slavas zāli taisīs. Man liekas, ka mums jau komandai ir otrais, jā. Nē, vienībniekā ir, jā, Jā. vēl vienā gravelī kaut kas bija. Nu labi, tī tāda, ko var arī plauktiņā ielikt. Nu jā, maziņā, bet nu tāda, šitas ir jāliek guļas. Jāsadala divās daļās. Ģirds jau izvairījās. Es jau teicu, kur varētu uztaisīt Slavas zāli. Viņš baigi negribēja. Viņš man izbaldējās, ka būs kaut kāds jauns office kaut kur, un es teicu, ka tad vec jau var tā kā pārvērst. Nu, nav centrā, nav pilsētā. Mēs varam taisīt savādāk. Tas, kas vismazāk punkts komandai atnesīs, pie tā nesīs. Viņam būs motivācija un tad jau vairāk. Vienalga, tad mēs paliekam priedē, ne? Vienkārši blakus mājām. Tad mums vajadzīga ir Slavas zāle. Jā, bet bet pasākums no federācijas puses bija tiešām, manuprāt, ļoti svinīgs. Bija ļoti glauni. Tad, kad mani pat nominēja un izsauc uz skatuves, tad man bija tāds maneriks, godīgi sakot, ka man nekad nebūs bijis, bet emocijas bija ļoti labas. Tā kā fēni, dabūju izbaudīt atkal visus tos. Bet tas, ko es redzēju sociālās tīklās, izskatījās labs pasākums. Jā. Laikam kopā atsauksmes jau no visiem ir, kad izdevies pasākums. Tā kā es domāju, liels paldies Tomam Marksam, jo viņš jau ir tas galvenais kūrētājs, kas to visu organizē. Tā kā Toms ir kārtīgi pastrādājis. Tā kā, jā, kad mēs jau varam tikai nojaust, cik tas viss prasa organizēt un tā tālāk. Ja mēs zinām, kad uztaisīt, pieņemsim kaut vai klubu noslēgumu balli, cik jau tas prasa jau visādas tur, kas principā nav nekas dzimeni pa lielam. Ja. Tas saprast, ka šitādi pasākumu norganizēt, cik tas prasa laika. Ne tikai idejas un visā tālāk. Jā, katrs sīkums tur, tā kā tu teici, jūs sagaidat tur ar welcome drinku un tādas lietas, tas jau viss kādam ir jāsarunā un kādam jādara, tā kā varbūt nenovērtētas lietas. Es domāju, ka šito te vajag uztaisīt kā tradīciju. Biežāk šitādi pasākums vajadzētu. Biežāk nevajag, tad viņam zūd atkal tā
Sezonas sākumā un beigās. Pirms sākuma viss iziet ārā. Viens tā kā avans sāp. Jā, nē, bet sezonas sākumā izliek tos provizoriskos, nu tā kā, kuri varētu būt. Izsauc ārā uz skatuves visus, un tad tā kā elimination, tad izslēdz, ka pa sezonas beigās tikai tas viens galvenais. Bet īstenībā nenormāli, es tā paskatījos, īstenībā tā kā tu mums bija rakstījis, kad arī tavā nominācijā šausmīgi liela konkurence, un arī visi, kas bija nominēti, tiešām ir pasaules tādu čempionātu. Nu jā, jo īstenībā Visi arī bija pasaules. Jā, iedomājies, tā reāli tu padomā, tu Čāls vinnē pasaules čempi, jā, tur saka, mēs, kad tu Eiropas čempi vai otrās vietas paliek, un tev vēl jācīnās, lai tu vinnētu to gadu titulu, jā, ka tur vēl nekas nav garantēts. Apmēram līdzīgi tā, ka mums bija hoķi, jā, ka hoķi Čaļi dabūja 3. vietu pasaulē, likās, gadu balva ir skaidrs, kam te būs, jā. Beigās basīts iegriezās tā, ka domā, pagaidi. Jā, man liekas, tā ir lielākā dilēma cilvēkiem, kas ir tā gada balvu sportā, nobalsot, kur labākā komanda, basīšu vai hokeja komanda. Jo abām divām ir... Bet pēc hoķa likās, skaidrs. Jā, kaut kas vēl augstāks nevar būt. Diez vai kaut kas tur būt. It kā visi saka, ka medaļa ir medaļa. Par hoķu runājot, medaļa ir medaļa, bet no otras puses skatoties, basis jau arī, tas, tieši tā kā, kaut kas bieži vien tā kā, es atceros, ka vienmēr runā par šo lobu finansējumu kaut kādiem sportistiem, tad arī tur, kad salīdzina, ka tur, lai tu iekļūtu, tur nezinu, lai dabūtu tur kaut kādā A kategorija tajā lovā, tev ir jābūt kaut kādā pirmā trīniekā, tur nezinu, Eiropā vai kaut kas tāds, tad ritmbraucējiem ir 200 cilvēku startu, bet, nezinu, tur skeletonā ir 20 cilvēku, kāda tā konkurence ar šiem. Tāpat arī basī, lai tik līdz tai vietai, kur tik basīšu komandu arī, tev ir cik lielam, bet nesakot, ka hoķis ir mazāk svarīgi izdarījis, hoķis tāpat izdarīja nenormāli daudz. Ne, bet basītī arī, man liekas, bija, kad līdz tur tas nebija vairāk spēles, lai tur... es saku, tu vienkārši, lai tu... bija, man liekas, viena spēle, kaut tālāk, šit arī beigās tā sanāk. Jā, bet, lai tu tiktu pie tā fināla turnīra klāt, Tev bija jāizspēlē jā. Jo hoķi jau, tā kā mēs vienmēr garantējam iespēju, ka mēs būsim tajā fināla turnīrā, tā kā, jā. Jā, tā basītī, mēs jau tur pa 16 no vietas cīnījumās, hoķi jau, tu jau startā esi jau tur. Jā, tieši tā. Bet es domāju, otra lieta, mēs šobrīd ir oficiāli apstiprināts, ka mums būs Kuldīgā sacensības. Jā, kluba rīkotā sacensības. Jā, 3. augustā. 3. augusts. Varat iezīmēt datumu, būs jābrauc Kuldīgā. Būs šoseis sacensības. Centīsimies uztaisīt foršu ne tikai pašu sacensības. Var tad noslēgumu arī kaut kādu mazinu. Tā, lai viss ir forši. Jā, sestdienā mēs gribam, tā būs sestdiena pareizi. Jā. Ja es nekļūdos. Jā, sestdienā pēc gongas varēs arī pasēdēt kaut kur pilsētas kādā no vietām un atpūsties pie reizes. Visticamāk, ka tas būs mūsu sadarbības kolēģis. Jā, pie Normunda beigas. Gan jau neatteiks mums. Un tā. Jā, un tā varbūt... Sākam ar to, ka mums jautājumi. Jā, mēs pagājušajā pirms gusta ņemsim, kā saka, iz ragiem. Es domāju, ka, tur tie jautājumi ir tādi, ko es tur palasīju. Gustu mēs arī varēsim iesaistīt atbildēs, jo tur ir tādi, tur bija, jāsaka paldies, tur divi cilvēki, manuprāt, tikai uzdeva jautājumus. Mēs uzdevu ļoti daudz, bet mēs, diemžēl, atbildēsim tikai uz diviem. Tā arī var teikt. Te bija tāds vairāk tā kā novēlējums un UTT, bet iekšā ietverts jautājums. Cilvēks raksta, ka šādas sarunas ir vajadzīgas pēc iespējas biežāk. Prieks, ka klausās mūs, jā, mēs arī sakām. Labs formāts un tā tālāk. Un man kā pilnīgām iesācējiem ar mērķi kaut kad saņemties, startēt kādās disciplīnās, interesēt, paklausīties, ar ko vispār sāk cilvēkam, kurš nekad nav piedalījies mačos. Bet ir tāda vēlme, protams, amatieru līmenī. Vai tās būtu daudz pavadītas stundas uz velo vai kaut kas specifisks, kam pievērst uzmanību, kā arī kā jūs kopjat savus velo pēc gravela braucieniem, ķēdes, zobru tīrīšana, eļošana un vaskošana UTT. Sadalām divās daļās. Kas būtu vajadzīgs, lai varētu startēt sacensībās, vai tur vajadzīgs kaut kas specifisks? Es pieļauju, ka tas ir gravela sacensībās, jo jautājums tālāk ir par gravela riteni kopšanu. Jā. Ne, īstenībā, ja tas ir gravel, tad tam čalim, kā teikt, ir viens solis tālāk līdz šosei, bet tas, ka viņš sāka gravel, es domāju, ka tas ir baigi labi.
Mēs visi sākam, labi, kāds sāk ar sporta skolu, bet palām visiem amatieru sporta gaitas agrāk sākās ar MTB maratonu. Tas bija no Sebiņa agrāk tas bija. Nē, bet, Gusti, jūs arī no sporta skolā arī sākat ar krosiņiem. Jūs jau nesākat ar šo savu. Jā, pirmais ir. Īstenībā, pat vēl, kad... Tad, kad tas sākums jau ir tas krosiņš, un tad iet tālāk. Jā, rudenī. Tad, kad ir sākās sporta skolās uzņemšana, tad arī... Bet viņiem jau arī, man liekas, pār gongs pašā startā sākumā tikai... Tagad turbūt ir parādījušos, bet nebija tā, ka sākumā vispār šosē bija ļoti maz. Kādreiz varēja šosē braukt no C grupiņas. Jā. Tā kā nebija nemaz šosē. Nē. Jā. Jā. Iemācās braukt un tad brauc. Tā kā, manā uztverē, kas ir vajadzīgs, lai braukt sacensībās, es domāju, ka no sākuma tev ir vajadzīgs daudz maz normāls velo, lai tas nav tīri tāds ar plasmas gultņiem un tā tālāk. Gribēšana droši vien vispār. Jā, bet baigi investēt uzreiz tai velosipēdā. Es domāju, ka baigi nevajadzētu, jo tu īsti nesaproti ne izmēru, ne ko tev vajag. Tev bišķi vajag tomēr pabraukt kādu gadu pa kaut kādām sacensībām. Es gribēju teikt vairāk tādām tautas sacensībām, kur ne tik daudz uz rezultātu, bet vienkārši saprast, kā tas ir. Īstenībā man ļoti palīdz kaut kāda dombiedra. Ja ir vai, draugi, paziņas, kas ar to nodarbojās, vienkārši pieslēgties, pastīties, kā viņi to dara. Es domāju, pats pamats vienkārši atrast ir vēl kaut kāds 5 cilvēks, ar kuriem kopā pabraukt, jo tā ideja, kas noteikti varētu traucēt šoseis sacensībās vai tā pašā gravelī, pašā startā, Sebos to varbūt tā neizjūt, vai MTB, vai vismaz gravel arī to neizjūt, bet tā problēma jau bieži vien tajā šoseis sacensībās tas, ka tu nevar pabraukt grupā. Bailes. Jā. Un tās bailes braukt grupā, braukt tuvu tai grupai, tā kā to dara visi, tur tuvu atrasties, rada to lavīnas efektu, ka tu vienkārši izveļ ārā no grupas un tev vairs nepatīk, jo pa lielam vienkārši aizbraukt ar grupu līdz galam. Tev ir diezgan droši tur jājūtās, vismaz jāmākās diezgan droši atsēdēt. Tas pats vienkāršākais. Bet ja tu baidies sēdēt uz kaļas, tad ir baigais spēks. Tev jābūt izteikti stiprākam jau. Tad tu gan bez maz vai gan drīz var braukt arī pa priekšu. Tā kā specifiskā lieta vienkārši, kas tur specifiski, vienkārši ziemā jābrauc. Un arī vasarā treniņus ar saviem čamiem. Jā, vismaz kādiem 2-3 cilvēkiem, kur tu vari pasēdēt. Un pēc tam jau, kad tev viss tas ir, var arī paralēli jau ņemt treneru un trenēties ar treneriem. Manā gadījumā es vienmēr esmu uzskatījis, ka treneris ir tikai plus tev nesīs. Jā, tas saka vienkārši, ja tur baigi negribi investēt, tagad teica ritenī sākumā, negribi investēt trenerī, tiešām vienkārši ņem brauc ārā un iemācies braukt grupā, tad tu jutīsi, kas tev pietrūkst tajā brīdī, lai tu pabraukt grupā. Tu sapratīsi, vai vajadzīgs ir treneris, lai tev varētu būt augstāk rezultāti, vai vajadzīgs investēt ritenī tālāk. Tas tāds solis pa solim, bet pamatā jau jā. Bet reāli vajag dombiedrs un kompāniju. Tad arī tev tā informācija vairāk ies, ko tev vajag, kādu tehniku. Vai tas būs rams vai šimamā, vai kas. Un tur tie dialogi, kaut vai uz sacensībām braucot un no sacensībām braucot, tev visu laiku būs un par to runās. Un vairāk tā kā semināri gan arī notiek jau. Bet arī vienkārši ir kad ļoti svarīgi vienkārši mēģināt. Tādu bez ambīcijām, kā atpūta. Tie paši, vienalga gravela sacensības, vai vienalga, vai tas ir vienkārši iziet uz startu un vienkārši tāds, kāds tu esi, vienkārši braukt. Un pēc tam izdara kaut kādas secinājumus, tur tu iepazīsties ar cilvēkiem, varbūt ar tiem pašiem čomiem, kur pēc tam jau apspiež, un tur jau ar katru posmu es gudrāks. Bet uzdrīg, es atceros, es savu ritimbraukšanas karjeru, es 10 gadus apakaļ 11 sāku braukt, es vieglaklietis biju kādreiz, kā teikt, skolas laikos un tā, es pirmo gonku, es uzreiz ielicu iekšā, bija tajā laikā Biķerniekos, bija tas X-sports. Man liekas, trešdienās vai ceturtdienas vakaros, viņš bija neatceros, kur dienu, bet, principā, viņas bija nenormāli jaudīgas tās gonkas. Un es uzreiz ielicu tajā, un man pirmā tā gonga bija doma, vācies noturēšos vienkārši līdz finišam, vienkārši būs super. Un es pirmajā tajā gonkā ielicu, man baigi veiksmīgi viss sanāca, un es nobraucu līdz finišam. Un tāds prieks bija, apmēram tā, kā tagad vinnēt kaut ko.
Vai, nu, es saku, baigi dažādi ir. Nu, ne, bet tu nesāk ar sebi arī, vai tad tu uzreiz ar šosei? Nē, sebi, jā, bet šosejā es sāku ar šosei, jā, jā. bet sebi, jā, es sāku ar sebi, jā. Smilteni, man liekas, es sāku. Es domāju, noķer just for fun, un ja tev tas patīk, tad tu sapratīsi, ka tev patīk, un tu atradīsi gan domu. Un tad arī nonāks līdz kādu Nē, ričuku vajag, kādas kurpes vajag, un vēl Bet kopumā jau īstenībā tas, ko darīja pirms daudziem gadiem, Aigars ar ritmbraukšanas, to kuldīgu klubu, tas jau bija tas, kad vienkārši savāc cilvēku kopumu autobusā, bija tusiņš autobusā, visi aizbrauc uz Sebiņu, nobrauc Sebiņu, visi brauc tusiņš mājās. Tā ir tā dombieda grupa, kas tev pavalk arī braukt nākamreiz tām sacensībām. Tā kā brauc vesels bars, un vienalga, kurš tu atbrauc, beigās visi brauc mājās. Tāds vismaz bija tā kopības sajūta. Tad tur Aigaram cepar toreiz, ka viņš visus tos pasākums varēja savākt kopā, visu tur veselu lielu autobusu. Jā, tas arī radīja to interesi noteikti tālāk braukt. Bet no šosei dažādas pieredzes. Vienkārši noteikti visdrīzāk būs gongs, kurās izvaļī. Būs gongs, kurās aizbrauc līdz galam. Jā, neko darīt. Tā jau projām notiek. Sāc Grand Fondo, tur tu nevar izvaļīt vienkārši. Nē, bet īstenībā... Tur es domāju, tīri teorētiski pēdējais tu nevar būt. Es gribu teikt, ja finansiāli atļauj, tad īstenībā visas tās ārzemju Grand Fondo ir ļoti labas, lai dabūtu to vaibiņu, jo tur tiešām ir, tu atradīsi to cilvēku grupiņu, ar ko aizbraukt līdz galam, jebkurā gadījumā. Mums varbūt Latvijā nav tie cilvēki. Tā tad vēl viena lielāka uzdrīkstēšanās ir. Tev varbūt prasa vispār, ko man sāka, tad mēs uzreiz aizbrauc kaut kur uz pasaulē pabrauc. Jā, bet kā tu uztver? Mēs bijām Lombardijā, tur bija arī pēdējā koridorā sēdē. Vienkārši ienāca iekšā tur kaut, es nezinu, 60-gadīga operi, bet vīrieši 60 plus gados, reāli skaidrs, ka viņi brauks vienkārši čiliņā to gonku. Mēs gājām. Tāds liels vienībnieks. Mēs gājām pēc tās, mēs nosēdējām stundu, gaidījām it kā apbalvošanu, un mēs gājām uz mašīnu, un vēl cilvēki turpināja finišēt. Tur rēķina 2 stundas aiz mums vismaz. Tā ir. Tas arī ir variants. Ja tur ir liels mazs pasākums, tad tur tiešām tu vienkārši vari. Tas, ka tur būs grūti, varbūt uzbraukotos kalnos, tas jā, bet Kalus vajag pareizos. Jā, kāju noķert mierīgi var. Labi, pa kopšanu. Puta automazgāt. Man liekas, riteņu kopšana ir divas dažādas lietas. Viena riteņu kopšana. Jā, tas ir viens, bet kā viņi kopt vasarā un kā kopt ziemā. Divas dažādas lietas. Vasarā mēs noteikti katrs citādāk. Ziemā es pieļauju, ka diezgan līdz. Vasarā ir tā, ja tu netrāp lietu, tad tev principā ir tikai ķēdi jāeļ. Es zinu, ka mēs aizbraukuši uz Spānijas nometni, es pat nevienu reizi viņu neesmu nomazgājis, tikai ķēdi paeļojis. Pārtīri ķēdi, viņš ir tīrs uz laiku. Sliktākā gadījumā ar slapu lupu tapu riņķi, bet pa lielu viņš viss ir perfekti tāpatās. Ja trāp lietu, tad ir. Labi, ķeramies pie šoseis riteņa. Nezinu, tur tas periods, kamēr to viņi brauc. Jūs viņu mazgājat stanokā paši vai kādreiz arī puto vai kā mazgāšana kāda ir? Ar švamu. Man vispār tās, puto un tam līdzīgi vispār, kas ir karčeri un tāda, man tā kā baigi nepatīk ričuku mazgāt. Tas, man ir galīgi tāds, labi, sacensībās, ja ritenis ir tik netīrs, ka viņš negribās tādu likt mašīnā, tad, pārskalo, bet pats lietoju parasto veco metodu spaiņas ar putām un švamu. Jā, man patīk, ka vasarā ir tas makofu pūšamais, ko tu pārpūt pāri. Noskalo, tad viņi sapult, viņš pagaida, noskalo, un tad tu viņu noslauk, ķēdi noslauk, un tad, tas ātrā versija. Jā. Man tā patīk. Ziemā mums ir puto, jā. Tur tā, kad viss slikti. Es tev uzsēdināju. Es kādreiz nemazgāju, bet man droši vien arī tas, kā, tās iespējas, man ir kas dzīvoklī, tam droši vien putonu pie poģīšu vai vēl tur, atkal tā, kam ir sēta, piemēram, tam bišķi vienkāršāk, pēc mēs arī tur kaut vai tagad, sūdīgajā laikā atbrauc apakaļ, loģis ričuks ar kaut kādu ar sniegs stāls pļūra atplips ir, šis aplēvējuši ar kaut vai ar siltu ūdeni un kompresoru nopūšu un sasmērēju un noliek. Tas puto jau tas ir. Visticamāk, ka ka mēs runājam, tas ritenis arī ir jāmazgā tad, kad ir lietus, kad tu brauc to treniņu vienalga vai pa lietu.
Manā gadījumā tuvākais puto praktiski ir 3 km. Jā, tā kā, ja tas lietas līdz man nav jēga viņu nomazgāt un pēc tam 3 km braukt līdz mājām, un tur viņš ir tāds, kā bija. Ja. Labi, man ir iespējas mājā nomazgāt viņu pašam, ja, bet es nebaidos no tā Karčera saucamā tipa. Ja. Karčers, labi, tas ir tā kā bots, ja tās ir firma, tas augstspiediena mazgātājs, tā pareizāk. Bet es no tās vietas, kas ir gultni un tā tālāk, es vienkārši viņu palaižu tālāk, es saku, nelaižu uz spiedienu. Piedomāt bišķi. Jā, bišķi piedomāt, netaisa tādu baigas piedomu, bet man patīk īstenībā. Necēsties izmazgāt viņu. jā. Jo forši man patīk arī, kad aizmugurē, ja parasti ir ķēde jāizmazgā tīra, ja, lai tur nepaliek akmeņi iekšā vai grūži vai kaut kas uz nākamo, tad ir baigi feini, ka tu uzliec ar to augstspiedienu mazgātāju, vienkārši uzliec uz aizmugurējās kases, un viņš apgriež, viņš vienkārši forši izskalojās. Čotka. Kur gultņi palika? Zini kā, ja par to kopšanu uzreiz mēs mazliet aizjām, tad es tur nezinu, ir roša, vai ne? Zvanošanu, jā. Ka vajag apkopt ošiem zvanu. Tai ballē ošu, viņš saka, mēs jau visu laiku, kā saka, tie braucēji jau paši nekad nav vainīgi, tie mehaniķi visu laiku vainīgi, ka kaut kas neiet. Mazgāt puto visu laiku. Man tur kaut kas negriežās. Bet, par to kopšanu, es domāju, ir kāds, kas vairs ķēdi eļo ar eļu? Gan jau, ka ir. Bet, mums... Profi, man liekas, ne? Profiem tur ir cits stāsts. Jā, viņiem tur... Nē, ziemā es eļoju ar eļu, jā. Es esmu jau kādus 2 gadus tikai uz vasku pārgājis. Pagad, tu veco arī vaskā brauc? Arī Bergamots ar tev bija vaskā? Jā. Es nelietoju vasku ziemā. Man tikai ar vasku. Jā, tas ir laikam to pašu, to, kas... Jā, kas ir keramikas dripu vai kas, Es kaut kā, es esmu reāli tas, kas vienkārši mazgā puto arī vasarā riteni. Es baigi neskādēju. Tev tuvāk mājas. Jā, zini kā, es tagad tu teici, es arī vienkārši, tu apzinājies, kur tu vari viņu pūst virsū, kur nevar. Bet man arī patīk, man ir arī tas statīvs, un es arī citreiz vienkārši, zini kā ar to puto, ja man vienkārši ātri noskalot, es noskaloju, bet ja es gribu nomazgāt riteni kārtīgi smuku, tā es uzlieku uz statīvu un izmazgāju visu tā, lēnā garā šāmīt, izdeju cauri old school metodē un tiešām visu nopucēju, kā man patīk. Bet ar putos arī vasarā riteni noskaloju un ziemā reāli regulāri. Bet ziemā ir lielākā problēma ir ziemā. Bet tāpēc, ka es arī dzīvoju dzīvoklī, man reāli ir jāuznes augšā ritenis, tur viņš slapš. Teicis, es nezinu, ko kaimiņi par to domā, bet es nokrat poģi. Nē, es vienkārši nolieku, man ir diezgan normāli civilizēti poģi salīdzinoši ar citiem. Mums ir tur izflīzēts, es salieku tur zin kā mums tās reklāmas visi liek ārā tādā čupā, kas neņem augšā. Es savācās reklāmas, saklāju vienkārši starppuģī uz slīzītēm, nolieku riteni, tur viss satek, savāc, saslauku pēc tam to vietu, tur tās eļas nomazgāju. Tas ritenis ir sauss, un es viņu uznesu augšā un nolieku uz balkonu. Bet tā bet es arī, es eļoju ziemā ķēdes. Bet ziemā ir ļoti svarīgi, ka momentā pēc treniņa viņi noskalo. Lai tās sāls. Tas ir vienkārši, ja viņš dabūs nožot ar to sālu, būs sūdi. Viss būs uzreiz jau no rīta jau pat nebūs jāgaida pat rīts, ja vakarā atpastīsies, viss būs zobrat galiņi sarkani, ķēdē jau būs sarkana, jau principā pēc 5-6 stundām jau būs jau slikti. Bet VD40 viss atdzīvina. Labi atdzīvina, bet viņš jau tev, tas rūs nozīmē to, ka viņš jau to metāliņu bišķiņu pagrauj. Tā kā, ja ir iespēja labāk viņu uzreiz pēc treniņa, kaut vai noskalo ūdeni to sālu, tālāk, tad tu viņu var kaut vai pēc tam vēl pucēt, bet vispār ikdienā šosies ritenis jūs vaskojat, ko tu dari? Tu arī vasko? Jā. Tu arī vasko, ja? Ar ko tu vasko? Labi, arī keramikas. Jā? Tas bija teikt, ko katrs uzskata to vaskošanu. Viens ir, kur tās keramikas spīd, vai tur vienalga, tur kādas tās smērītes. Vai vēl vaskot ir vienkārši kausēt tajā vaskā un viss tur... Tā ir ņemšanās. Es tik pedantisks te nav neviens. Nē, man īsumā jāsaka paldies ir Ainu ritmam. Viņš man parādīja vēl vienu to drips paveidu. Ir tas silka, kaut kāds super secret vai kas tam līdzīgs. Tāpatās kā jums tas keramikas spīd. Viņš arī ir uz grafīta bāzes. Droši vasks ar grafītu. Vasks, jā, šķidrais vasks kaut kāds. Viņš man parādīja arī to, tādu. Viņš teica, ka baigi labais esot. Un es teicu, esmu to nopēc. Tas, kas man līdzāk.
Nē, tas viņš nav. netirgojas. Viņš ir super secret saucās, kam tam līdzīgs. Jā. Nu, un tad es to vasku izmantoju tagad. Jo es īstenībā to vasku nopirku tikai, man liekas, kaut kādā septembrī. Jā, jo līdz septembrim es bija pārgājis apakaļ uz parasto eļļu, to Muglofu kaut kādu tādu eļļiņu. Bet ar viņu jūs jau dzirdējāt bieži vien, kur tā problēma ar mani to eļļu bija. Es jau gribēju teikt, ka brauc ar ārvu treniņā un nedod Dievs, ja ir labs šosei. Jā, viņi izskalojās. Man čīgs. Viņi izskalojās ārā. Viņš šausmīgi ātri izgāja. Nu, it kā laba tā eļļa, jo tas nozīmē, ka viņi neuzkrājās, tur nepaliek. Viņi izskalojās ārā ar ūdeni, sausā eļļa. Bet jā, viņi čīkstēja nereāli man. Bet tas vasks labs ir. Es man parādīju kaut kad, un man patīk. Jā. Nu, bet vispār jau ir ērti. Es no pieredzes varu pateikt, ka kopš es pārgāju uz vasku, tas ķēdes mūžs, kasešu mūžs, zobratu mūžs, tiešām reiz 4. Jā, tas gan. Viņš jau paildzē. Sevišķi, ja tev šoseis ritenim ir tagad, ja piemēram SRAM reci, ka priekšējais zobrats ir kopā ar powermetru, baigi viņu, viņu tur nekopt, un tā, mazliet bišķi tas arī tev pēc tam uz kabata atsitīs, tad labāk pēc tā katra treniņa tomēr izskalo to ķēdu un uzliec jaunu smuku vasku, un viņš tiešām kalpos. Pat tik dūlu nav pat arī, tā kā pēc katra treniņa jāmazgā viņš ārā, jo, es ķēdi vaskoju pēc katra treniņa. Vairāk vai mazāk es viņu paņemu, vienkārši iespēju, lai viņa atkal ir balta. Protams, kad nožūst, viss ir, neko tu nevar redzēt, bet es pēc katra treniņa ķēdi ielieku no jauna. Tikko, kā viņš ir nomazgāts, kā viņš ir nožūjis savus, tad uzlieku uz savus, un zin, ka tur nekas neierūsēs, nekas. Un tā, jā, kaut ko baigi izteikt vairāk par to kopšanu, es nezinu, baigi jau tur, ko tur vairāk kopt. Labi, nezinu, vēl ir kaut kādas, tās ķīmijas, kur Gustis minēja Makofu, tur, ko apspricē, lai tur, vieglāk nāk nost. Mārketings. Kaut kādu. Es pats baigi neesmu, es palielam ziepēju ar kas pirmais, gan par rokai. Es arī paņemu Head and Shoulders paini iekšā vasarā. Degrīsers ir labs. Feirīs diezgan labi ņem nost. Ko? Viņš nav jābērš. Jā, tu vienkārši nopūt un viņš... Tas tu ņem to parasto to putiņu. Jā, es arī viņu pušu. Viņi nav sūdīgi, bet man patīk labāk ir tas degrīsers. Viņiem ir vēl tas, ir tāds, ar ko notīrīt nos kaut kādas tādas eļļas straipas un tādas. Viņš tāds vairāk domāts, lai tu vari, es nezinu, piķi var notīrīt kaut kādas. Tas bišķiņ, piķim un tādām lietām droši ir, tur... Jā, bet es ar to degrīseru var kaseti smuki iztīrīt vai vēl kaut ko. Piemēram, es tīri kaseti, man dzintars parādīja. Es uz pirmā Itālijas nometnē atceros, tu parādīji ar to lupadiņu. Kad, tā ir vecā metāde. Nē, bet es tā joprojām tīri, man patīk. Man ir īstenībā, tur ir smidzināmais, ir speciāli šitas arī tam pašam karamispīdam ir tas sprinklerīts, tu viņu uzsmidzina virsū, viņš viss tāds balts, piens notiek, viss tev tas vasks nost, un ir pilnīgi tīrs metāls, atkal izskalo visu un lietas. Principā, ja tas vasks ir iekšā jau, tev liekas, ka pa vecs palicis, vai kā, pirms gonkām ir cevišķi gribās visu atjaunot, tad ar to paņem izmazgā viņu vispiem, tīru ārā. Bet jā, pie tā visa kopšanas fakts tāds, ka ir forši, ja tu vari to darīt kaut kur. Bet labāk jau brauc prom un vispār aizmirst par šo iedo mehāniķim lūdzu satāju. Es ceru, ka oši to nedzirdēju. Viņš jau priecīgs, darbs ir. Darbs ir. Kas tas no rīta pasaka? Tā. Bet īstenībā, kas ir tāda galvenā lieta ir vienkārši īstenībā kopt. Tīri. Tur ir daudz, tā kā ne tikai par to, ka vienkārši viss ilgāk kalpos, bet vienkārši smukāk izstīsies. Ir īstenībā godīgi. Arī labāk. Zintar, tu saki, ja man ir īstenībā, es nezinu kāpēc, bet man iekrīt acīs, tā, ka ja tu aizbrauc uz sacensībām un tu ieraugi priekšā, ka tev stāv kaut kāds gons ar riteni, kas vakar ir treniņā pa lietu brauc un pilnīgi netiek, man liekas. Tā attieksme vecīt, kā tev attieksme, kā tu atnāc uz balli, netīri uzvalku bezais slēdz, rullīši noauguši tā, kad... Un tas nav tā, ka tu iesildoties, tur viņu nosmērēt. Tu redz tā, kā jau tur nedēļnieks ir virsū jau. Zin kā, tur vienu dienu netīrs ritenis izskatās vēl arī pieklājīgi, bet tiešām tas ir kaut nedēļa. To jau redzēt, un arī tas jau, kad tu jau gribi, lai viņš strādā, tas ričuks, lai tur viss ir tā kā... Pēc tam, aizbrauks uz gongu, pēc tam vainos, kad tur ķēdi pārplīs, tur
vēl kaut kas trosīt notrūka vai kas tāds, nu, kaut kāds daļa muļķībām izstāties, bet tas ir līdzīgi, kad tu startā stāv kādam čalim blakus un tu jūt, ka jau pēc sviedriem smirģ jau kādā forma jau nomazgāti jau Tas ir nedēļa. briesmīgi. Bet ir tā. Tev ir bijuši tādi? Jā. Ej, tu no. Es neesmu, laikam, arī tāds uzkāries arī. Piefiks. Man slikti degodoši. Nē, nu, bet tas ir par to kopšanu. Visu, es saku, nu, tas ir vairāk tev arī, nu, kā sportisti kaut kā saka, nu, bišķiņ kaut kāda, es nezinu, kārtība vai kā viņi var nosaukt pret to visu inventāru un pret Nu, attieksmi. jā. Es pats nebrauku speciāli ar rītīgi spalvainām kājām uz gonkām. Kā nē? Tā nevar? Tā nevar, ne? Nu, labi, tad es varu būt kaut kā. Kā tad? Šito izdzēšu. Tu vai tad dzēns kājas? Es pat tagad pirms pirmās svarencās, ar tādām kājām nevar iet uz zāli. Tur man šorti jāvelk. Viņš jau tagad forši tad iet iekšā laukā sniegā, lai apsals, nu tā kā pārepilē, ne? Kaut kā nevar tā. Apsaldē un nolauži. Jā. Nē, Bet, nu jā, tā kā... Jā, nu tas tā. Nē, nu, zin kā, īsi sakot, tas jau, ja ritens jau ir tā kā mašīna, ja tu viņu nekop un netaisi viņam regulāri apkops, reiķinies ar to, ka kaut kāda detaļa izbeigsies un tev viņa būs jāmaina, un tas maksās naudu. Ķēdīt paraus, nu tas ir tas pats ķēdi. Jā, ķēdi, zobrats, jā. Aiziet. Tas viss ir... Pārstaidzējiem rullīšu, jā, ko Jā. tu parasti nemaini, bet ieraugi tikai tad, kad jau sāk jau kāpt pāri vai kaut kas slikti ir. Tas viss. Tāpat tās arī slēdzim, tās, nu jau ir tie slēdži, tagad tie elektroniskie visi, ja. Viņam arī īstenībā ir tā buksīta. Man bija pagājuši Spānijā, es nevarēju saprast, kas man ir, kad es uzslēdzu uz augšu, un vienkārši tad, kad tu sāc slodzi, nu kaut kādiem vairāk lielākiem atēmēt, tad vienkārši tāds krakšs, vienkārši, zin, tā, kad tu ziemā pa sniegu, tāds un nevar saprast, nu vienkārši, nu kas tur ir? Un skatās centra gultiņas, nav viss kulē, viss strādā, viss ir forši. Un tad izrādījās, jā, kad aizmugurējām slēdzim, ir tā buksīte, kur ir no ķepiņas uz slēdzi vienkārši, kur viņš pārībā. Un tas ir sadilas, un tajā vietā ir brīvkustība tam slēdzim. Un tad, kad tu aizēji uz augšējiem pārslēdz vairāk, nu tā kā pret kalnei, uz lielāku slodzi, viņš šitā te kustās un sāk uz zobrat bišķiņ kāpt virsū aizmugurē. Nu tas pats slēdz padodās. Un sāk uz tā zobrat kāpt virsū un veidojās tā skaņa tā riebīgā. Nu viss, vienkārši, nu tas arī, tev liekas, it kā tev viss ir, bet, nu, kaut kur mūžs kaut kam visam pienāk. Visam reiz gals tikai desai tie divi. Šitādi es nevidzirdēju. Viņiem ģimenē iedzimts ir zīlīts dārgu, vai zīlīts daudz apēdu dārgu maksāt. Kopjam velo. Jā, tad ir veseli 5 jautājumi. Tu teici, ka 2. Nē, nu, Vienā jautājumā 5 sadaļas tādas. Tātad pirmais ir uzsēdz regulēšana, kāpēc tas vispār nepieciešams, to veicot, kas mainījās, uzlabojās, neuzlabojās, kurš Latvijā vispār ar to nodarbojas. Tev gust ir uzsēdu regulēt? Tas ir benefits, bet es nezinu, kur to Latvijā var izdarīt. Nu, vienīgais, kas vēl projām ir, man liekas, ir Pudāns, nu, pa lielam, nu tā, oficiāli, ne? Pie Pudāna, ZZK. Jā, es reāli 2 mēnešus apakaļ biju pie viņa. Es uzregulēju, pa jaunu atjaunoju, varētu teikt. Es teiktu, ka ir profesionāli. Nu, es zinu, ka viņš to ir darījis, ka tur arī sava laika ir Gats Smokols braucis pie viņa arī, ka viņš vēl profesionāla līmenī brauc, ja, tad, nu, viņam ir viss certifikāti, viņš ir izgājis, Herberts Pudāns, viņš ir izgājis apmācības, viņam ir visi ekipējums, visi piespraužamie, visi sensori, visas programmas, visi tev pamēra, visus leņķus. Bet tā ir ZZK programma, tā ir tā specializēta programma, ne? Jā. Nu, es nezinu īsti, bet ir programma. Es neesmu jautājis, no kurienes un kā viņi ir, bet, nu, principā tev visus leņus tev parāda. Man nav tāda bijusi. Ir, es esmu gribējis, bet tā arī nekad neesmu uztaisījis. Jā, es taisīju Nīderlandē man bija. Man arī tur samērīja, salika, jo es braucu, bet es jūtu, ka nav. Un es prasīju komandai, vai var uztaisīt, jā, man uztaisīja, un bija labi. Bija labāk. Bija izmaiņas kaut kāds, ja? Jā, man konkrēti
Man vajadzēja garāku iznesumu. Pirmkārt, man jau likās, ka vajag, bet es nebiju drošs. Bet tā, viņš teica, jā, vecīt, tev vajag garāku iznesumu. Labi, kāds ir iznesums garums tagad? 120, man liekas. 58 rāms? Jā, 120 iznesums. Un es gribēju stūri vēl zemāk, bet man pateica, ka tev tik zem nevajag. Jo tad tu tur aiztaisīs kaut ko ciet un tev nekaķīs. Un tad tā ritīgi forši salika. Un, jā, man patīk. Es jūtos labāk un es panācu to, man liekas, ka kaut kāds pat pāris sitiens kaut kādos vatos es varu pulsu dabūt zemāk tikai dēļ pozīcijas. Zini, kas manuprāt ir tas, ka mums viss ir galvā. Ja, tad, kad tu īsti nezini, vai tev ir pareizi, tu visu laiku brauks un domās, ka tev nav pareizi. Bet ja tev kaut vai ir nepareizi, bet viens čalis pateiks, ka tā ir pareizi, tu saproti, ka tā ir pareizi un vairāk par to nedomās un vienkārši brauks. Man ir uzsēda uzregulēta pirms 8 gadiem. Un es vienkārši... Pagaid, tev 8 gadu vecs modelis, ritenis, tad jau nekas nav jāmāja. Tev jau ir tie parametri, tur tie attālumi jau tur, tev saglabājās tur no tā, tur nezinu, no centra vai no tā, kas tur ir tas standarta parametrs. Pie Herberts arī regulē, viņš ir iedot pēc tam to tabulu, tev tur ir tas standarta tie attālumi, kas tur vajadzīgi. Man arī pie Herberta bija tagad, tā anekdote zebra zina. Nemaz nav līdzīgs. Ja? Pa lielam man arī bija vecie parametri. Es nezinu, kad es biju pirms tam pie Herberta 5 gadu atpakaļ. Un es interesi pēc paskatījos tagad, kāda man ir un kāda man bija 5 gadu atpakaļ. Nemaz nav līdzīgi. Jā, es esmu no tiem, kas tā kā uz to sajūta. Es pieregulēju un es braucu un es jūtu, kas man tā kā traucē. Bet es zinu, jau var arī pierast. Tev brauc nedēļu no vietas, tev tāda iespēja. Jā, bet uzsēde ir noteikti svarīgi. Bet es šobrīd skatos, ir Viļņā viena labā. Tas, ko Herberts dara, tā ir tāda arī noteikti variants, ko darīt, bet viņiem Viļņā ir bijuši tāda modernāka tā uzsēdes regulēšanas tā sistēma. Tāda jau ar viņiem mērķi, man liekas, kaut kāds muskuļu garums vai ko tam līdzīgi. Tāda jau nevis standartizēta uzsēde pieregulēšana, bet tāda individualizēta, tā kā individuāli. Tas, ko dara, ir lielākā daļa profiņu. Tā es ar to... tur jau ir jāņem vērā tāda lunkanības, un viens ir pieregulēt grāmatas, un otrs, kad tu fiziski varbūt nevar saliekties tā kā būtu kā pareizi. Tur neņemot uzsvaru tik ļoti tam, cik tur... cik tā mainās tas iznesuma garums, tur nezinu, pa 5 mm pieliek klāt, noņem nost, tur paceļ pa milimetru augstāk, zemāk stūri un krēslu tur pabīd šitā te. Bet viņi vairāk tur skatās tieši, varbūt tev tur, tagad tu teici milimetrs zemāk, bet stūri varbūt augstāk un tu esi efektīvāks. Bet noklausījies pēdējo podcastu, kas Jānim bija ar Kasparu? Es klausījos. Jā, kad es pats neesmu dzirdējis, bet viņi teica par frūmu, ka viņš ir atklājis tagad. Tā jau ir, tas ir briesmīgi. Uzsēd pēkšņi pēc 5 gadiem, tas ir cits līmenis. Jā, pa 3 centimetriem viņš tāda braucot ar 130 mm iznesumu. Un vienalga, viņš brauc ar garāk. Iznesums ne tāds un sēdekļa attēlums no centra tāds izrādās, ka bijis un tagad salīgs atpakaļ ķipa un veči. Tur gan tā ir. Turās. Nē, viņi jau tur arī paskaidroja, un tas ir nepareizi, jo viņiem taču katram ir katru gadu no jauna. Es vienkārši no tā, ka mēs sakām, kur profiem mēri, es saku, viens šals pateica, ka 5 gadus no mēri. Nē, labi, es tikai tu atstās to, ko es dzirdēju pats. Nē, es nemēri, jā, es nezinu, kā, tu arī 5 gadus nebija bijis pie Pudāna. Jā. Redz, tad, tu vienkārši, es pieļauju, ja tā S-Voxam jaunajam nebūtu bijis rāmim jauna konfigurācija, es nebūtu mainījis. Jā. Redz, tieši tā. Man šobrīd arī ir tā, ka man tie rāmi visi ir tik līdz vienādi bijuši, bet šitas jaunais Giant rāms gan atšķirās. Un es jūtu, ka kaut kas nav pareizi, jo man, piemēram, tirpst viens pirksts visu laiku. Un tas jau ir tas signāls, ka tur kaut kur tu sēdi nepareizi, kaut kur rokā leņķī vai kaut kas nav pareizi. Jo man, braucot, ilglaicīgi braucot, man notirpst mazais pirksts. Un ja tev kaut kas notirpst, tas ir tāds ļoti labs signāls, ka kaut kas nav pareizi. Bet, var jau izķerpīt, bet tas nozīmē, ka kaut ko neefektīvu tu dari. Bet, ja tas čālis, kas uzdev to jautājumu, ja viņš ir... Vienkārši standarta uzsargi uztaisīt pie Herberta vislabākais. Jā, es domāju, ka tas būtu startā, vismaz tu sapratīs, kā ir pareizi. Pēc tam, ja tu saprati, tev ir grūti tā braukt, tad tad tu tur var pamainīt, bet vismaz tu zinās, kā vajadzētu būt.
Bet man liekas, idejiski jēga ir to darīt. jā, Nu, tad to stabili. citā Nē, situācijā viņš jau, nedarīt. man liekas, ka viņš jau, vismaz tā, kad es biju, nu labi, 8 gadu, ne, arī kādi 5 gadu apakaļ, nebija tik daudz. Viņš jau arī tev pajautā, kādu tu gribi agresīvu vai, kam to uzsēt taisīt tur komfortam vai agresivitātei. Nu, sportam vai Jā, tā kā es domāju, vērts aizbraukt, tur sarunāt ar viņu ir noteikti, jo... Ko tu to pašu sēdekļu platumu tev pateiks? Jā. Tieši minēju, Jā. to es esmu taisījis, kad nosaka, cik platu vajag to sēdekli. Tev liekas, ka tu smalks čalis, ka tev 138 sēdekli ir ok. Es it kā neesmu baigi liels, bet man ir itī platais sēdekli. Man arī 143 ir. Bet viensam arī tos kalotkas viņš pieregulē. Jā, tev kalotkas saliek leņķī. Tas arī ir baigi, jo tās kalotkas uzlikt pareizi arī ir baigā. Sēdekļa augstumu, jā. Jā, tas kalotis arī it kā liekas, it kā sīkums, bet tas ir īstenībā baigais. Daudziem ar sūdos, man tur pēdas sāp, bet tās pēdas jau sāp no tā, ka nepareiz kalotis pielikts. Jā. Un tā. Labi, nākamais. Tur bija, katrā ziņā vēlreiz par tīrīšanu. Velospēdas tehniskā stāvokļa uzturēšana, kad mainīt ķēdi, kad mērīt ķēdes nodalam, kā tīrīt, izvēlēties vaskeļu. Ko darāt paši, uzstat servisam, ja darāt paši, izmantojot dinametriskās atslēgas? Tas spēka atslēgas. Tīpā, lai tu nepārgriezt vītnes skrūvu. Vajag. Vajag? Es esmu izpaudies. Tā konkrēti. Kristis var izpaudās, ne? Vai viņam vienkārši tas pārlūza? Viņš izrāva ārā no principā tajā vietā, kur ir skrūvi ielīmēta karbona, izrāva ārā. Jā. Tā kā es pieļauju, ka arī pa stipru pavilku. Jā. Man bija arī to pasatku mainīju, un man bija pagaidu iznesums uzlikts. Un, es tur kaut ko izbraucu. Man bija stūršķība. Es domāju, jāpiekārto. Es piekārtoju, tur atskrūvēju tās abas skrūvas, un neko jāaiztais ciet, jāaiztais tā, lai viņi turās. Es velku. Vēl jau bišķiņu var, un, protams, tanks aizlidoja vienkārši tā augšējā, tā kā skrūvīt. Jā. Un viss, un kulē, un skrūvīt ir saplīsus. Un galvenais ir svētdienā gonku, ir kaut kāda trešdiena vai kaut kas tāds. Un mehāniķis ir tā kā pirmdien, trešdien, piekdien tikai. Tad reāli es tiek tikai pie viņa piekdien. Vai kaut kāds tāds prikals. Un es pie viņa aizvedu, es saku, es izpaudies. Viņš tāds, un neko es tur nevaru izdarīt. Es saku, kā nevaru izdarīt? Nevar neko izdarīt, jo kā reāli pusi skrūvi vēl iekšā. Iznesumā. Jā, iznesumā. Bet viens skrūvi ir, viens skrūvi turējās. Tad es to viņa gongu braucu, viens skrūvi iznesumā. Bet pēc tam dabūja ārā, viss sakārtojās. Labi, tās dinamiskās atslēgas, kaut kādā ziņā viņas droši vien, ka ir labas. Es domāju, ka ritenim ļoti labi ir parādīts vietas, kur viņu vajag. Ja? Tur ir rakstīts virsū tas spēks, tie ņūtonmetri saucamie. Ja? Tur viņas arī ir. Nav visur. Tur kalotkas mainot, tev nav virsū, ja tā mazā skrūvīt, ko tu izskrūvē. Ja? Bet sēdekļu stutei ir spēks, ja centram ir spēks. Un es domāju, ka tur, kur ir, forši jau ir, kad ja tu to ievērot. Un kas tur vēl bija par tām ķēdēm? Pa lielam jau īstenībā, mājās ir cik viņi daži eiro maksā tās atslēgas. Principā, kad sasniedz 0,75, tad jau nevajag tik tālu sasniegt. Tās jau ir čau kaseti ir beigas. Bišķi sajauc, kad ir 0,5, tad jau principā labāk ir jau mainīt. Jau nenolies līdz tam. Jā. Tā ķēde būs noteikti lētāka. Kā nav tā, ka jūt, ka karājās? Tad, kad var ritīgi atvilkt no zobratēm. Kas saslēdz 53.11 un tā ne, jūs nevajag. Es tikai tad mainu. Bet, īstenībā, tās lietas vismaz var, tas diezgan elementārs ir izdarīt arī pats. Tur pamērīt ķēdi un arī ķēdi nomainīt, tas diezgan elementāri. Tādas lietas pie mehāniķa, es domāju, ka nav jāvēd ne kalotkas nomainīt, ne ķēdi nomainīt vai riepu nomainīt, ja tad jūs nespēsiet braukt pie tā mehāniķa. Kas ir, YouTube'ā ir pilnīgi viss iespējamās, man liekas, lietas, ko labot un var apsties arī visādiem. Nē, tur ir visādi, ko es pats esmu skatījies, piemēram, Parktūlam ir arī tur kanāls, kur ir ļoti smalki par katram pozīcijām. Tad, kad tu esi viņu noskatījies un sāks taisīt, paskaties, ka tev tās atslēgas nemaz tādas nav. Vai arī tu esi sācis taisīt un satais tā, ka kaut kas nestrādā. Ka tu nemaz pedāli nevar izskrūvēt. Katrā ziņā darīt tu paskaties, ka tu viņas pievilcis, nevis atlaidz uz otru pusi tā vītni. Šitā man bija, es tā pievilku pedāli, kad man jālido ārā. Es kārtoju riteni, jāliek iekšā somā.
Esmu tā pieaudzis pedāli, ka es nevaru dabūt vaļā. Es vienkārši sēžu, vienkārši līdz asarām. Nevaru atjūgt vaļā pulkstens kaut 11:30 vakarā. Es zvanu Edžam, savu čavu, viņam liela roka. Ar roru. Edž, es domāju, viņam vairāk spēks ir vienkārši. Viņš atbrauc, viņš tā kā, kas ir, nav spēks? Saka, nē, nevar atskot, viņš to. Bļoviens. Ar rori beigās, to lauziet taisīt. Vienkārši tā pievilcis bija uz otru pusi, protams. Tā kā pārvilkt ar elementāri. Var. Tad vēl vītens sačakarēt. Jā. Nu, Vai arī Arno man saka, es viņam aizvedu riteni, pēc kaut kādas gongas, man tur kaut kādi pārlikt grupas vai kaut tam līdzīgs tur tā ņem. Es viņam saku, kaut kas tiem pedāļiem nav kārtībā, vienu pedāli nevar tur dabūt iekšā. Viņš saka, kā tu dabūsi iekšā, tu esi kreiso labai ieskrūvējis un labo kreisajā. Kā tu var dabūt gatavu izstāvēt? Vienu jau tu vari ieskrūvēt iekšā, bet otru nevar. Vai tad var? Kā? Ja aplaužot to sākamā to startu vītu. Tad arī visi jau pa smago jāiet iekšā jau. Tev nevajag skatīties video. Neskaties video. Es tāpēc baigi Nebūs labi. Es baigi neaizraujos ar izpaušanos uz riteni ķīlēšanu. Ja es saprotu, ka mans YouTube spējas un mans praktiskās spējas neiet kopā, tad es labāk aizdosim, lai viņš to izdara. Nē, labi, riepa nomainīt uz mākslu ķēdi, tādas lietas, jā, protams. Jo viss trakākais ir, kas liekas ļoti vienkārši arī elektrībai, lai viss slēdzās feini, ceļās augšā no mazā uz lielā priekšā un lai nekas negurkst un nekrakšķ, jo tas reāli kaitina. Pieregulēt viņu. Jā, pieregulēt. Liekas elementāri, bet īstenībā tā, lai tev visi zobrati perfekti slēgtos gan mazam zobratam, gan lielam un jebkurā pozīcijā kāptu uz augšu, uz leju un nebūtu skaņas visam. Es ar to nemāku, es nečakarojos, es aizvedu ozim, pasaku, zinu, kas ir saliec. Man bija šogad bija situācija, viņš man parādīja. Es viņu servisā saku, parādi man, kā tu regulē. Viņš izstāst, man visu parādi. Es atbraucu mājās, tur pēc kāda laika, pagājis laiks, kurš kaut kas neslētās. Es domāju, pieregulēšu pats. Es biju tā saregulējis. Tas kļūdzi. Tur ir sakrāts tik daudz, ka tu nevari vairs. Un principā visi jānoreseto un jāsāk būt no jauna. Es pat nezinu, kā atgriezties tajā, kā bija jau. Un es vienkārši viņam zvanu, es saku, nav kaut kas kārtībā. Un es viņam aizvedu. Reāli viņam tās bija 5, varbūt 10 minūtes. Čik. Un viss strādā. Es vienkārši domāju, ja tu nemāki, tad nemāki. Tā kā mehāniķiem vienmēr būs darbs. Darīt var. Var, jā. Bet, jā. Tikai jautājums. Nevar sanākt visādi. Daudzreiz arī vēl ir tas, ka šo mēs ar ģirti esam runājuši mazai. Es ātri nomainīšu, rullīšu un beigās ieberzies tik ļoti, ka nekas nesanāk. Uz pusotru stundu. Un tu visu vakaru pavadīsi kaut kādām YouTube. Jā, arī. Tas ir parasti, kas saka, pirms sacensībām. Bišķi šido piečinīs. Un tad ir stress, un tad ir tas. Un beigās tu neesi pārliecināts, vai vispār esi pareizi kaut ko. Bišķi īsti tā forši neslēdzās. Bišķi pakalibrēšu. Jā, tā pakalibrē, kad aizkalibrē. Šis gan interesants jautājums. Rati, kā pielāgojat ratus dažādām sacensībām, treniņiem, teiksim, kāda atšķirības starp 65 mm vai 45 mm ātrums, vadāmība, īpašības, specifika? 45 mm es teiktu, ka tas jau ir standarts tagad. Es domāju, ka... 65 kāds brauc par šo 65, jā, brauc. Tās plakanās arī brauc, jā. Bet 45 jau vispār jau... Pagaruniet paplots. Augstums. Augstums. 45 vai 65. Dažādi. Ir ļoti dažādi. Bet iet paskaties lielo čaļu gongas, ja 65-niekiem arī močī. Jau 45-nieks jau principā kalnu netapos ir visiem jau iekšā jau un tur baigi jau. Jā? Jā, viņš ir... Tur jau tas svars viņiem praktiski nekāds nav. Viņš vairāk ir tā kā vējā domāts, ja tev iznāc no kāda kalna. Tu tikai mūs vienkārši morāli tādi gribi apmānīt, jo tu brauc ar 300-niekiem gravelī. Nē, man 300-nieki. Man ir pašam, man ir 300-nieki tā kā priekš kalniem un izteikt tā, tā kā, es nezinu, treniņu varētu teikt un tā, bet, ja izteikti kalnu sacensībās, es viņus uzlēju, bet principā, ja tev ir viens ratu komplekts, man ir 2, man ir gan 300-nieki, un tad es paskatos, ja ir izteiktā kalnā, ka es lieku tos 300-nieks, lai viņi ir mazliet zemāk un 5 kapēki varbūt vieglāk, bet, tie grāmi vieglāk, viņi, man liekas, toģu 10 vai 15. Jā. Ielēja mazliet vairāk šķidrumu, tā ir iepā, un tur viņš viss tev beidzās, ja. Es teiktu, ka, ja es brauktu, es paņemtu vienkārši vienu uz treniņa rats, vienkārši, kas tev nav žēl.
mačīt, un 45, ar kuriem tu var braukt vai plakano vai kaungongu. Vai kas. Jā, tas tāds average, tas 45 būs tāds, ka tu varēsi gan. Protams, ka viņam vajadzētu ar jauno to tipu, tas Hawkless, kas saucās, tas ir, principā tā, kā mašīnām tas borts ir nevis ar to āķīt, bet vienkārši viņš atdurās, viņam tas maksimālais spiediens ir 5, man liekas. Tur sākās stāsts par to, ka, ja jautāja par augstumu, tad augstums tas, ka 45 ir tas labākais vidusceļš. Hawkless tipa, kas ir tas jau Latvija. Jā, bet Hawkless jau ir uz tublas. Ir jau čaļi, kas joprojām brauc ar līmējumām. Nevajag to vēst. Jūs būs pēdējais īpašnieks viņiem noteikti. Nē, es vienkārši zinu. Es zinu, kad ir vēl, kas brauc. Man ir vienkāršāk, man ir 300, un es braucu visur ar vienkārši vienu normālu ratu, un tādiem arī braucu. Es viņus pirku arī ar domu, tajā mirklī, kad pirku bija divi varianti, 300 vai tie 400. Es paņēmu 300 daļu tā, ka es arī domāju, ka arī es nobraušu kādu gravelgonku, un tāpēc es ņēmu tādu ritīgi universālu. Jā, bet idejas, ka ir pareizi pateicis, ka ja tu paņem tos 45 Hawkless, kas ir un tublas sistēma, tu viņus var arī, principā... Var braukt gravel uzliec virsū, kā tu 45 riepiņā, viņi normāli. Bet arī var braukt arī treniņos mierīgi, jo tu tos tublas rats vienkārši nevar nobraukt. Nē, viņš jau redz, ir tagad jau tam disku bremzēm vispār fēni ir, sliktākā gadījumā, ko tu var sabremzēt disku, kur nomaini, kurš maksās, tad nosacīt 50 eiro, Tu jau nav tā kā kādreiz, ka tu ar parastiem rimbreikiem brauc, ka tu visu laiku to karbonu apmaldu brezē jārā. Kad tas mūžs kaut kad viņam beidzās, izrīvējās, viņš nolūst, Tas pārlūst. pats par sliktiem laikapstākļiem. Jā, šitam tu nopērci to kaļos, kas tev tu gultnis pamainīt? Pamaini, Jā. Ja noliek uz mutu, tad viņš šā. Nē, labi, paņem zips, un tev ir mūža garantija. Uz mutu nevaram tur viss salauz. Nē, es varu ieteikt ņēmiet zipus, viņi startā ir dārgi. Bet es esmu norakstījis kaļosu tā, ka viņš vienkārši, tur garantija toču nekādu, tur reāli viņš ir salauzts uz pusēm, Es aizsūtīju, es pirku tos kaļos baigi 24, es aizsūtīju viņiem salauztu zipu reāli pēc krešu, tā, ka var pateikt, ka tur nav garantija nekas. Viņi man atsūtīja atpakaļ, mēs sazināsimies ar ražotājiem, padosim ziņu, un man atnāca pilnīgi jauns kaļos pa garantiju. Viņiem ir mūža garantija, un tas strādā. Bet tas jau ir lielākā daļa ratražotājiem, kas ir top ratražotāji, viņiem visiem ir mūža. Tā kā pērkot no rokas, varbūt tomēr pastieties nopērkiet dārgāk, bet jaunus, un zini, ka tev viņi tiešām tos garantija pēc tam strādās. Nē, ja tev, piemēram, ja es pērku no tevīm no rokas, tad es vienkārši varētu pajautāt, tev arī iedod man līdzā. Gadījumā, kas man ir pirkšanas izcelsmes dokuments. Tad, ja kaut kas notiek. Tur, principā, šobrīd jau ir vienkārši. Tur paņem tos kaļus, uz kaļos virsū, kad tu nopērci ir QR kods, tu viņu momentā piereģistrē sistēmā, ieraksti iekšā pavadzīmes numuru, to, ko tu esi nopircis, un ka viņš sistēmā ir, pēc tam no to viņš visu laiku strādā. Jo tāpat arī rāms ir, ka tev ir garantija, tikko kā tu nopērci, tev viņš ir jāpiereģistrē, piemēram, specializēt lapā. Un visam tev ir garantija, viņam iet visu laiku. Vienkārši. Jā. Tā kā 45 mm. Jā, universāli, Jā. Ja viņi būs augstāk, tad vienkārši būs grūtāk kādā sānītī braukt vai kaut kā tā. No 65 vienkārši grūtāk sānī braukt, standartā. Tev papurinās viņām. Ui. Kā jūsuprāt risināt būtisko dalībnieku starpības jautājums starp sauktajām tautas braucieniem un sporta klases Latvijā? Respektīvi, kurā brīdī pārslēgties no tautas sportu, kā šeit varētu palīdzēt sacensību organizatora vai pat federācija? Mēs jau kādreiz šito te baigi runājam, baigi vienkārši tas nav, bet mēs tagad domājam, ka tur ir jātaisa tā kā A, B distance, kad, Mēs tam visādi mums ir baigi maz tie dalībnieki, un attiecīgi tad atkal sadalīs, tur atkal nebūs, kas brauc. Mums Latvijā īstenībā tā ir problēma. Dēļ mazā dalībnieku skaita. Mēs sadalām viņus vēl vairākās grupās, tur atkal nekā nav, policija visu maksā. Mēs nevaram uztaisīt vēl vienu grupu, kas brauks, piemēram, stundu, divas, un tās izmaksas visu klāt. Jā, tā problēma ir, tā sāpīgā problēma laikam ir tas, ka vienkārši ļoti liels, tas mirklis, ka tev no tautas pāriet uz sportu, jo ja tu esi tur sācis braukt, tev liekas, ka tie atkal tur nesās baigā hodā un tu netiks līdzā.
Jā. Kā ja tur nocelt tautas distanci, kāpēc tie ir sporta distanci? Tā vispār ir stūpa domāšana. Jā, bet ir tādi čaļi, kas tā domā. Jā, es zinu. Tas man vispār liekas vienkārši. Bet baigi labi. Es domāju, ka ir tas, ka tagad ir tie individuāli braucieni. Arī nākošais gads būs. Tu vari samērīties to savu spēku jau pret kā teikt, tiem sporta čaļiem. Tu apmēram redz, kur ir. Un ja tu redz, ka tu plus mīnus, reku tu ar kaut kādā tajā rezultātā arī nobrauc, tad pēc idejas tev vajadzīga tā tehnika un tā pieredze mazliet tikai. Un visu un to tev, tā kā mēs jau sākumā runājam, tev jāiegūst caur čaļiem, treniņiem tā tālāk. Un velkam un jābrauc vienkārši tas sports ir. Jā, es vienkārši domāju, es neielieku uzreiz sporta distancēs iekšā šosē. Es sāku ar tautas distancēm. Es braucu tiešām tautas visas tās distances. Mēs arī vēl ilgstoši ar komandiešu komandai bija mērķis braukt pusmaratonu. Man vispār tas nosaukums tautas distance neliekas īsti, tā kā, principā tas ir pusmaratons. Bet es braucu arī šosejā tās, tā kā Rīgai bija tā, Rīgai bija viss kaut kāda. Vienībenei, tad tur Jūrmalai bija. Es braucu tās un es domāju, bet tas iemesls, kādēļ es pārgāju uz to sporta distanci, laikam bija tas, kad lai cik tas skumīgi nebūtu, bet tajā īsajā distancē ir šausmīgi daudz bīstamas situācijas un šausmīgi daudz zavaļu. Un vienkārši es sapratu, ka es negribu būt tajā gaļas mašīnā. Es labāk esmu, tā kā pēdējais tajā sporta distancē, bet vesels, tā kā līdz galam un nevis, jā. Arī jānāk baigā garantija. Garantija nav, jā. Garantija nav, bet iespēja ir bišķi mazāk. Nīsmē, tur jau arī ir tās nianses. Piemēram, es esmu vairāk pabraucis tās pašas ar MTB riteni tur. Un daudz distancē, lai tur tā kā cīnītos par kaut kādu piedestālu, tur ir jāgāzē principā kā no švilpas tā līdz finišam. Lai principā, ja tu kļūdies, ja tu esi kļūdījies un tu... Viss? Jā, bet... Sporta distance bišķiņ savādāk ir. Labi, tur loģiski ir varbūt kaut kādā ziņā vairāk spēka ir jābūt un vispārējais, bet tā distance ir bišķiņ tāda iesākās bišķi tā mierīgāk un gudrāk jābrauc. Jā, jo tavs distancē, jā, tur sporta distancē nebūs tik daudz neparedzētu gājienu, tur vairāk vai mazāk tomēr ir, bišķi tāds, tā kā varētu teikt, tāds, nezinu, teikt, drošāk vai kontrolētāk tā gonka. Tur nebūs uzreiz rāviens pa labi, kāds tur vajag pa kreisi. Kaut kādas tādas kustības neviens baigi asās netaisīs. Jūs Gust arī braucāt tautas, kad jūs bijāt kaut kāda zēna, vai kas jūs jau nevarējāt pie sporta braukt, jūs braucāt? Tas ir vecuma ierobežojums. Jā. Tad, ja mēs braucam. Un kā jūs tur duli gāja? Jā. Jums jau patika, jūs jau tur tā kā nemirstīgie šie džedai vienkārši visiem cauri lidojat, nokrīt, pieceļās un brauc tālāk. Banzajā, jā. Banzajā lidot cauri. Redz, un tā jau ir tā vēl viena lieta. Tur tāda banzaja mazie braukā cauri. Viņa jau ir normāli droši tā ritene. Viņš jau tur lidīs cauri katru šķirbiņu, jo viņš jau tā kā ļoti nemirstīgs. Nemirstīgs, jā. Viņam nav uz rītā uz darbu, jā. Jā. Tāds mazais banzajs tev palien apakšā zem tiem ragiem, tad tur ir tāds, un ja tu tāds bailīgs, tad liels tāds. Bet kurš ir tas mirklis, lai pāriet? Es domāju, viens tas, ko tu teici, kad ja ir iespēja aizbraukt šiem individuāliem braucieniem, tu nobrauc un tu saproti, ka tas fiziski tu esi gatavs? Jā, tas rezultāts nav nemaz tik, ka fiziski tu vari, un tad tas ir tas mirklis, kad pāriet. Jo tā ir individuāls braucienos forši, ka viņi arī pagājušajā gadā jau atvēra to distanci, kur tu vari nobraukt ar šosejas riteni. Reāli tu vari paskatīties, tie, kas vēl brauc šosejas riteņiem, ja tu esi viņiem visiem turpat blakus, tad tur nav ko baigi pārdzīvot. Vienkārši ņem un brauc. Jā. Tā kā vienkārši tā ir tāda... Bet šitā te domāšana, kāpēc pāriet uz sporta distancijas, tautas distancē var uzvarēt, tas man liekas muļķīgi. Man nekad tas nav paticis. Es zinu, ka ir ļoti daudz, kuri tā kā brauc un viss cienu viņiem, jo arī tautas distancē uzvarēt ir tas nav viegli, jebkurā gadījumā. Nē, protams. Bet, nezinu, es uzskatu, ka... Bet atstāja to distanci, kā teikt, ja tu esi izteikti spētīgs čalis, nebrauc vai tā ir tā. Pamet bērnu distanci, lūdzu. Jā. Nē, zini kā, ja tur bija, piemēram, tā ir bišķi tie pēdējie kaut, kur Evalds Remio brauc. Tur nebija variants, cita distanci nav, jā, ir tā, tas ir citādāk. Viņi tur, un zini kā, un pārmest viņiem, ka viņi tur ir aizbraukuši. Tā kā tur daudz, tur kā, ko te jūs te.
Tā pašā mirklī tur tie pārējie, kas tur rentos gadus braucot tautas distanci, tie jau nav vājāk pa viņiem. Viņi tikpat stipri, vienkārši Emīls ar Evaldu vienkārši gudri viņus. Es vienkārši noskatījos to vienu video Jūrmalā. Viņi jau reāli vienkārši gudri. Viņi no starta aizbrauc prom pa lielu. Nē, Jūrmalā viņi bija otrivā ar čaļiem. Viņi vienkārši ļoti gudri izšķāja. Kaut kas bija ierakstījis video, ielicis to. Tautas distancē var kāds filmēt to GoPro kameru, to man patīk paskatīties, zin kā mājās. Un viņi tur, man liekas, tā gudri izšaudīgi uzšāva. Evalds kaut kas gāja pakaļ, nesavāca, un tad Emīls vienkārši pamāla aizbrauc. Vienkārši viņi divatā. Diezgan gudri to izdarīja. Un Rīgā viņi divatā vienkārši aizbrauc no starta. Bet es domāju, ka, ja mēs gribam, teiksim tā, ja stāsti par to, ja tu gribi attīstīt to ritimbraukšanu un palielināt dalībnieku skaitu, tas viens variants ir tiešām, ka tie, kas ir spēcīgākie, pāriet uz to sporta distanci, jo tad tajā tautas distancē ienāks iekšā vairāk tādi, kuri vienkārši vēlās pamēģināt. Un iedos iespēju tajā tautas distancē uzvarēt arī kādam, kas līdz šim iepriekš nav uzvarējis. Iedos tādu motivāciju. Jā, cilvēki tur arī ir tāda standarta situācija, ka uzvar vienu tie paši cilvēku un pārējiem tas nekāda jēga man braukt, ja es nevaru discīnīt to savu uzvariņu. Es domāju, tā kaut kā. Kā ja tu normāli trenējies un daries, es domāju, tad jau tā sporta distance arī jābrauc. Jā, tā kā pamatā vispār. 3 sacensības, kurās jūs ieteikt startēt amatieriem ārpus Baltijas reģiona robežām. Tas pats startu. Es domāju, ka ļoti labs pasākums. Jā, viņš ir pietiekami garš, viņš nav ar baigiem kāpumiem, kad, principā tāda visiem pievarams, manuprāt. Jā. Tāds, jā. Ārpus Baltijas reģiona. Ārpus Baltijas. Okay. Tad jābrauc uz Poliju ir Rafaela Maika, jā. Rafaela Maika, tur tas ir gan individuālais, gan grupas braucieni, ko mēs esam runājuši, ko var izcelt vienā reizē 2 gongus. Tur nav izteikti gari kāpumi, bet tur ir tādi daži šērpi, tādi, tādi ne īpaši gari, bet... Es teiktu, ka salīdzinoši droši tā gonga, tāda nav tā, jā. Tur ir solīdi, jā. Es teiktu, ja iesācējs, es noteikti izvēlētos īstenībā, ja brauc ārpus Baltijas, lai tā trase būtu mazliet grūta. Tas uzreiz, kā saka, saliek tai trasē kārtību, jo tai pašā Polijā tu aizbrauc uz plakano gongu, tur ir briesmas, jā. Bet līdz ko, kā saka, tur ir vai startā kalns, vai jau pēc tam ir kalni, jā, ka tur jau visi jau diezgan nomierināti. Bet ja cilvēks, mēs jau, kur meklēt? Viens variants, kur skatīties, kur jūs sacensībās. Grand Fondo kaut kādas valdes sērijas. Jā. Mēs varam iemest iekšā saiti, kā saka, kur ir visi Grand Fondo sacensības, kur var pastīties, kur katrs grib braukt. Principā sezonas laikā var atrast katrā nedēļā kaut kur. Jā, tik Grand Fondo. Spēja braukāt, jā. Es nezinu, mēs, kuri... Es baigi neesmu braucis, jūs esat vairāk pabraukuši, tā kā... Viens ir, piemēram, ja grib pabaudīt, kas ir forši atceļas, Stelvio bija interesants. Viņas ir daudz Mont Ventoux, Stelvio, Tour de France posmi ir labi. Tur gan ir jātrāp virsmu, man liekas, ka tur dalība tiek 24 stundās izķerts. Ja Tour de France es esmu vienu to amatieru posmu braucis uz startu 20,000 dalībnieku. 20,000, vienkārši festivāls. Var atrast, es ieteiktu vienkārši Strāde vēl ir. Ir vērts pamēģināt. Lombardija, ko mēs izmēģinājām, ir interesanti. Jā, ir tie paši Milan Sanremo. Jā, Milan Sanremo. Arī ir interesants. Tā kā, jā. Ir. Es domāju, ka mēs to saiti kaut kā var ielikt un tur pastīties. Bet skaidrs tas, ka tā lielākā daļa interesantākās sacensības noteikti tiešām Itālija, Francija. Un vajag ņemt Grand Fondo. Vienkārši tās, kas ir Grand Fondo sacensības, tās ir UCI sacensības, tur ir attiecīgi līmenis, organizētība un tā tālāk. Un tur parasti visi forši. Gadās jau kas, jā, ka mums visādi ir bijis. Jā, Lombardijā mums palaid dzīvā satiksmē. Tā kā, jā. Neatbrauc pirmais pats vaini. tur tā likās. Tur jau, vecīt, man liekas, ka jau, ja tu nebija pirmā 20, kā tu brauc dzīvā satiksmē. Tā. Bet, jā, labi. Man liekas, jāpariet mums beidzot pie tā galvenā viesa. Jā. Lai mums baigais ievads stundas garuma. Gan drīzāk es arī skatījos, mēs tur normāli aizpļāpājamies. Pa ķēdēm un tīrīšanu. Bet, jā, Gustu mēs uzaicinājām, tāpēc, ka Gusts ir mūsējais. Un tagad mēs varam teikt oficiāli, official? Official. Jā. Official. Tad saka pats, kur tu nākamgad brauks?
Volta startu 2024. Tas, laikam, būtu tas pareizais Jā, nosaukums. bet īsakot Tartu komandai. Jā. Tā, bet laikam tas starts ir kāds, vai ja daudz, bet mums, kas ir tavu lielākie sasniegumi šogad? Šogad? Jā. Sāc ar to, kur tu šogad brauc. Jā, kur tu sāki šogad braukt? Vispār kāds tas ceļš šogad bija? Tev ir, teiksim tā, šajā sezonā tev ir ļoti, šo sezonu uzsākot, tev bija ļoti daudz krasas pārmaiņas. Jā. Bet, pastāst. Jā, bija diezgan liels pārmaiņas. Viss jau sākās ar to, kad es tiku ārpus Latvijas, kas ir, man liekas, tik super. Un kā notika vispār tā komandas meklēšana, tad droši vien tas arī bija tāds grūts. Īstenībā atrast, kur braukt, tas ir ritīgi sarežģīti. Es to sapratu. Tā kā, ja liekas, ka ritīgi izi ir atrast, tad ir ritīgi sarežģīti. Sūtīja e-pastus uz dažādām komandām. Un tad Waterslide man nāca pretī. Teica, ka vecīt izskatās, ka tu varētu tikt tā un šitā. Un tad mums bija tas pirmais mītings. Un tur viss tā kā ļoti, ļoti super. Tad jau novembrī es braucu uz to pirmo komandas tikšanos. Tas sanāk reāli gadu atpakaļ. Novembrī es braucu uz tikšanos ar komandu. Labi, bet ko nozīmēja komanda tajā brīdī tev? Ko viņi tā kā... Jo visiem liekas tajā mirklī, kad tu dabū komandu, kad viss durvis atvērts ir un viss baigi skaisti. Bet patiesībā jau tur tas jau īsti vēl nav tas viss. Protams jau, ka nav tev viss durvis tur vaļā. Tur ir... pirmkārt, es biju komandā, kur ir 2-3 internacionāli braucēji, pārējie reāli ir nīderlandieši. Un tad jau arī tā situācija ir daudz savādāk. Kā tu aizbrauc uz pirmo tikšanos, vienkārši visi runā pilnīgi citā valodā, neviens angliski nerunā. Pats es arī angliski runāju, tad diezgan bēdīgi. Un vienkārši tu tāds sēdi tajā mājā visiem. Tāds, jā, ok, čau, Džek, es arī tā kā esmu vienkārši. Un viņi tikai runā savā valodā, un tu domā, jā. Bet neko, tad mūs, protams, sapazīstināja tur savēd kopā, tā kā tie stāvs mūs sapazīstināja viens ar otru, un tad jau lēnām arī es atvēros, viņi atvērās, un tad jau tas viss aiziet, bet tas sākums ir, rītīgi nepatīkams. Tu vispār neizvēl to, un tu liekas, kāds sakars, kāpēc es tā esmu, un tad... Bet par to pašu komandu, tā ir tāda, bija, tāda spēcīga juniora komanda, tāds it kā labs, pietur punkts vai kā pakāpiens. Jā, noteikti, jo reāli, ja pastāst, tad visi tie džeki, kas bija komandā un kā komanda arī draftējās tajā Nīderlandē, tad es negribu teikt, protams, labākā, bet mums bija ITT čempions, tātad ITT junior čempions Nīderlandes. Tad viņi vinnēja komandas ITT, kas viņiem ir tā kā, Latvijā tāds nav, bet viņiem ir tā kā komanda razģēla, tā kā čempions, kas ir starp komandām. To viņi arī vinnēja, un grupas braucienā junioros viņi palika 2., 3. Tā kā, komandas džeki. Jaudīgi šādi kā teikt, bet tas ir tikai junioru komanda. Jā. 3 visas pasākums tur vairs nav. Tur nav. Viņiem ir tikai juniori. Un tas ir tas, ka principā, kas tu trāpīji iekšā, tev 1 gads, un gribot, negribot, tev bija jāšķirās no tās komandas. Jā. Palielam bišķiņu nožēloja vajadzēja. Gada ātrāk. Jā. Labi. Jo reāli tu iepazini to virtuvi vēlāk. Tev ir grūti sev pierādīt, nezinu, to virtuvi reāli. Tev ir 1 gads, kurā sev jāpierāda. Tas ir reāli īsts periods. Tur. Jā. Labi. Svarikiem. Ok, bet realitātē tur tiec komandā, bet palielam jau tā ir vecāku, tu tikai tā paliec uz vecāku pleciem, tā komanda jau to tur nav, ko viņi tev uz sacensībām viņi tev aizved un tāds. Alga katrā gadījumā. Alga jau tev tur nemaksā. Nē, vienkārši. Tāda alga. Protams, ka nē, tur, liela cita, konkrēti maksāšana ir par, dzīvošanu, tu maksā dzīvošanu. Kas ir savi 500 eiro reāli mēnesī, plus vēl paika. Plus, ja tu brauc kaut kur citur uz gonkām, tā kā ārpus Nīderlandes, un kaut kur ir dzīvošana, par to arī maksā. Bet tas nav tā, ka tikai es maksāju, kā latvietis. Tur, tā kā ik viens, kas komandā brauc, viņi par to maksā. Tu sanāk diezgan dārgs pasākums, bet, ja tu kaut ko gribi, tad
Tā, Jā, nu tas bija tas, ko es gribēju vienkārši, lai tu pasaki, ka patiesībā tas nav tā, ka tev tur viss uzreiz tiek nodrošināts, ka tas tomēr tik un tā paliek uz vecāku pleciem, lai tu tur varētu būt un dzīvot. Paldies Tas, viņiem, jā. tas ir vēl tā kā mums parasti saka, pagaidi, jūs par to maksā, ka jūs visu darbu. Un reāli ir tas, ka, ko tu vedināji, ka, jā, ka viņš ir dabūjis kā krūtu komandu, bet tai pašā laikā viņš vēl maksā par to, ka no čaļiem, ar ko tu brauc kopā, kāds dabūjis tālākie līgumi no taviem? Jā, mums Ir, ir, jā. man liekas, 5 vai 4 džeki tālāk, kas ir jau kontī. Tā kā reāli atspēriens punkts tas... Tas ir konkrētāk. Nu, jā, viņiem tai komandai ļoti liela saistība ir ar DSM, ar DSM tā kā development, un mums no komandas, man liekas, 3 čeki ir DSM developmentā. Tad viens ir Arkea Samsik, bet tas ir austrālietis. Tad vēl viens ir Metek, kas ir arī kontinentāla komanda Nīderlandē. Un man liekas, vēl viens čeks bija kaut kur. Jā, jā. Jā, un Arī ja tu? tu sevi es- tur noliec... jā, es- Nē, es labi, arī. bet ja tu noliec sevi, viņi bija izteikti pārāk par tevi, bija... Nu tā, ka pateikt, nu jā, nu viņi arī tur bija jaudīgi čaļi. Nu, zin kā, kāda tipa braucējs tu esi? Protams, ja man ar viņiem kalnā jābrauc caur asu, es nevaru ar viņiem cīnīties kalnā, jo viņi ir pārāk. Bet tādos flatos, kur tur tas, kas ir priekš manī, tur galīgi ne. Tur tā kā 1 pret 1. Un to, ko arī man teica, es runāju ar komandas treneri, mums bija pēc sezonas tā kā runāšana, un es meklēju to komandu, un es viņam saku, tā situācija tāda un tāda, un nav nekas, un viņš man saka, bet vecīt, ka tie rezultāti nav tik bēdīgi, lai tu kaut kur netiki. Bet te ieslēdzās faktors, ka tu esi no Latvijas. Nu, tā kā, kāpēc ņemt tādu pašu latvieti, ja man ir tāds pats nīderlandietis? Nu, kāpēc? Es ņemu nīderlandieti, nu. Jā. Tā Nu, jā, kā- tas kā to saka, nacionālais, ka tomēr Jā. audzināt savējo, nevis kādu citu. Bet, nu labi, kādi kopumā tev šogad, tev arī labi rezultāti? Nu, tev rezultāti ir daudz, man liekas, uzlabojušies salīdzinoši ar iepriekšējo junioru gadu. Nu, jā, pirmkārt jau tas, ka brauc citā līmenī, jau tā var teikt, uzlabojās, bet, nu, jā, pirmkārt jau tas cits līmenis, ka tu brauc citur, un tu brauc Lucī gongs, un tu brauc viņa tās nacionālās gongs, kas ir, reāli tādas pašas Lucī gongs. Bet, jā, tas gads jau vispār iegriezās tāds daudz savādāks, un man vispār likās neloģisks, bet to, ko izdarīt, man liekas vienkārši wow. Kad tā sezonas pirmā pusgalīgi tur nekas nebija, jo man treneris pateica, ka tev vajag kročē mierīgi pabraukt. Un man likās kāds sakars, ka jābrauc mierīgi. Bet tad sabrauc to bāzīt, un ko tur vajadzēja, treneris viss salika pa vietām, un tad jau sezonas otrā pusē bija arī viens no tā, kas bija izdarīts. Un tad bija tāds pašam arī surprise, kad kāds sakars tā kaķī. Nu, labi, es nevaru teikt tā kaķī, bet es jūtu atšķirību. Tas man likās, ka tā. Jā. Viņš nesaka, tu esi Latvijas čemps ITT. Labi. Latvijas čemps grupas braucienā. Jā. Nu, tā kā tas arī ir diezgan svarīgi. Un mēs zinām, ka tev uztaisīja pat komanda nacionālās krāsās formu, ne? Jā. Grupē, jā. Nu, Vajag vēl, bet bija. jā, nu, bet krūta, bet tik un tā. rītīgi Nē, nu, forši, jā. kā, nu, bet tev paliks, tā ir tāda piemiņas lieta, kas tev saglabāsies visu mūžu. Tur, piemēram, tu biji tajā komandā, Jā, un jā. tas vienkārši arī parāda to, ka komanda par tevi, tā kā, tu nebija viņiem, mazsvarīgs, tas nebija tā, ka tur, nezinu, tur, kaut kāds Jā, Latvijas. tas fun fakts arī bija, kad es kaut kad sezonas beigās skatījos Pro Cycling Stats, un es domāju, jāpastāst, tā kā, cik man ir gongs un tā kā, cik pārējiem komandā. Un ar visu to es biju kaut kāds, man liekas, tieši uz Lucī gongām komandā es biju kaut kāds 4. Kaut es Normāli, neesmu, tā jā. kā, es arī viņiem teicu, ka reāli paldies, ka jūs man devāt tik daudz iespējas braukt. Ko Labi. izmantoju, to izmantoju. Nu, un kāds ir tas līmenis sacensībās? It kā tajās sacensībās, kas nav Lucijas sacensības, viņiem tur uz vietas ir, tur noteikti diezgan daudz sacensības, pareizi, ne? Jā, tur var atrast visu kaut ko. Ir, kā es dzīvoju vispār lejā, tā kā Nīderlandes lejas galā, un tur jau varēja meklēt gan Beļģijā, kas ir Kērmis, gan braukt tās Nīderlandes gongs, kas ir, it kā nav, viņi nevar salīdzināt ar Kērmis, kas ir viņa Nīderlandes tā vietējā gonga, jo tā ir arī tur, tas, es teiktu, Pagad, Kermis no Beļģijas? Kērmis ir Beļģijas gonga. Ne? Nīderlandē viņiem ir tā kā viss savādāks, tas viņa kalendārs. Bet vienalga, tad tur arī uz starta iziet 170 cilvēki. Tā kā 170 juniori, kur visi ir vienādi.
Un lielākoties tur finišē, kad 40. Tas viss ir vienādi, bet Viss 40 vienādi, nav bet... vienādi. Bet 40 ir labāk. Tā vienkārši ir, jā. Jo viņiem tas standarts ir tāds, ka nav tur nekāds prom apakaļ vai kaut kas tāds. Gonka reāli līkums aiz līkumu. Labi, nevar teikt gluži kritērijas, bet viņi ir tehniski sarežģīti. Un apļos visbiežākais. Ret, kad tur būtu Lai skatām. Jā, apļos. Un tad, tad tu sāc gonku un palielam, ja no starta ir all-out vienkārši, tev ir jābūt priekšē, tu neesi priekšē, tad tu esi to 100 skaitā, kur nokāp, visticamāk. Ja tu noliks uz mutu, visticamāk, vai kaut kas tāds notiks. Tad tev ir jābūt slēgtai pozīcijā. Un tad, pozīcija, tad pēc tam, kad tu izcīti to pozīciju, izkaro to pirmo pusgongu, tad tu sāc domāt, kā mēs tālāk, cik mēs te esam palikuši no komandas, ko mums vajag darīt. Tad mēs sākam izvērtējam situāciju. Tas sākās ar izdzīvošanu, un pēc tam, tāds tagad sākam braukt gongu. Atkārt liekos, un tāpēc bija tāds fun reizes bija, mēs iedod startu, kaut kāds 3. kilometrs vienkārši, bet nereālākais sānīts. Un mums vēl bija, viņiem vēl vietējās gongas ir ar to colu ierobežojumu, ka tu nevari tā kā braukt ar 52.11, tev ir tas 52.14. Viņi iedod startu, un kaut kāds 3. kilometrs uz zavals vienkārši. Es dzirdēju muguras zavals. Un rītīgais sānu pavērši. Un vienkārši tie, kas palika aiz zavalu, viņi netika apakaļ. Mēs tā arī aizvācām uz galām. Kaut kādi 30-40 cilvēki. Un tad no tiem vēl sadalījās kaut kādiem 4 vai 5. Un es atbraucu līdz 4. Crazy, jā. Labi. Pagaid, kā tu nonāci līdz startu? Bet nē, labi. Labi, nevis kā tu nonāci. Nē, kā nevis kā nonāci, bet realitātē ir jāsaprot, cik ir, kāds ir tas process. Tad šogad beidz junior tās gaids. Un, teorētiski tu esi pabijis ārzemēs, ārzem komandā, tu esi Latvijas čemps, individuālā braucienā, grupas braucienā. Pietiekami labi, tev bija iespēja gan nobraukt pasaulē, gan Eiropā. Tā kā teorētiski jau tu esi visur parādījies, bet gala rezultātā kāds ir, ka tev ir jāatrod, kur braukt, tad ir traki. Tad ir traki. Tad atkal ēpasti, atkal... Tas ir tā kā mēs tukšā mucā, jā, tu metējam, un tā kā nekas nav tur, nekas nenāk ārā. Tur leito ūdeni. Tagad tu griezi uz laiku, bet visticamāk zini, ka neuzgriezīs. Tikai nogriezīs. Tas ir tā kā aiziet uz Klondaiku un laiž iekšā to simtnieku vienkārši un nenāk ārā. Tā arī. Jau uzbaro vienkārši. Un tas tragājies, tas to aizsūtās e-pasts. Un tev pat neatbild. Pat neatbild, ka mums vienkārši neatbild. Vienkārši to aizsūt un to neatbild. Un tad tu sūti tur visādām tām komandām. Tā kā mums uz treniņu brīžiem uzrakst, kurš būs. Un neviens neatbild. Neviens neatbild. Jā. Es tos redzu. Tos pašus 3. Varbūt vienkārši tā atbild tas, ka jāraksta kādam citam iekšā ir, ka būs treniņš. Un tad... Bet, jā, kas tev bija nolabi, kas pats trakākais liekas, ka tev kā jaunam čalim ir traki aizbraukt prom no ģimenes, kā tas posms, tev vienkārši vai salauž treniņu, vai salauž tas, ka tu neesi mājās, vai tev gribās uz mājām, tev negribās vairs braukt tikai tāpēc, ka tu neesi mājās. Jā, tas faktors ir tāds fun stories īstenībā arī par to, kad es braucu pirmo reizi uz to satikšanos. Kā es viens pats reāli lidoju uz Nīderlandi. Un godvārds, es sēdēju lidostā, un man nebija tā, lai es sāktu raudāt, jo es domāju, kāds sakars vienkārši, kur es lidoju. Es taču nemāku runāt angliski neko, neesmu nekur bijis. Reāli, es godvārds, bija tā, kad es sēdēju te lidostā, un jākāpā lidmašīnā, un es domāju, ko es parakstīju. Protams, tā, ka tu aizlidotāji galā, un tu satiec tu sāc runāt, satiec tos cilvēkus, tad jau tev paliek labāk, bet tas starts ir, nav forši, jā. Protams, tagad man būtu vieglāk, jo tev pieredze tas pirmais... Plus vēl arī tev vecāks paliec, kā saka. Jā. Bet labi, kas ir ar mācībām? Tu tagad turpināji? Kā tu apvieno mācības ar... Jā, jo man liekas, šis ir tāds interesants fakts, jo, mēs zinām, tu mācies, tu turpini mācīties, tev tā ir kuru? 12. klase, jo vēl īpašāk. Tev ir 12. klasē, visi eksāmeni un tā tālāk. Kontinentālā komanda, tas nozīmē vienu to, ka tev būs
treniņa apjoms tev palielinās, un tev ir sacensību kalendārs, nometnes, viss tev nāk, tā kā dubultā. Jā. Tur Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā ir lielais bonus. nē, tiešām. Gimnāzija. Jā, Nē, vidusskola. vidusskola. Es jau salielīju. Būs atkal. Būs. Bet nē, viņiem, viņi nāk man ritīgi pretī. Un, ja es neesmu skolā, tad viņi man sūta, un es tā kā pārēju tādā nelielā attālinātā versijā. Bet jā, vispār nav problēmas ar Bet kā tev liekas, ir jāpabeidz mācības vai nav? Ir svarīgi vai nav? Labs jautājums. Vajag tās mācības? Protams, ka vajag, un viņas jāizdara. Un tas ir es uzskatu, ka ir jāpabeidz. Un arī es domāju, ka es pēc 12. kaut kur iestāšos attālināt, jo kaut kas jau tev līdz paralēli jāvelk, nav jau tikai sports. Lai arī liekas, ka tikai sports, bet tev kaut kas jāmāk dzīvē vēl ir bez braukt arī. Tev arī nav laikam tāda trakākā galva, ne? Kādā ziņā domāju trakākā? Tāda, kad... Smagākā, grūtākā. Tā grūtākā galva. Nepielēc. Tieši, tie vārdi. Cik reizes tev šito stāstīt? Zinu, kā ir viss atkarīgs no tēmas. Ja ir tāda, kas man nepatīk, tad man nepielēc. Pa sporta un mūzika tur ir ok, ne? Tikai tāpēc, ka tu neiedziļinies tai pasākumā, tāpēc, ka viņš neinteresē. Bet tad es nepadodās. Tad es cenšos lietas apiest parasti kaut kā radikāli un bišķi savādāk. Tā. Kas pēc tavu skatījumu būtu tāds, ko tu tā kā Latvijā, kas mums ir ritiņbraukšana kā tāda, ko tu gribētu savādāk, ja tu pieņemsim sāc no, es nezinu, cik gados tu sāk braukt vispār sporta skolā vai? Nu, šim 10 gados jau brauc līdzā un treniņos. Jā, es vispār, man arī kaut kāds 11 gadus brauc ritiņ 12. Viņš ir maziņ. Bet ja tu tagad, kā sakot, no šodienas, tu pastīties uz atpakaļ, ko tu gribētu būt bijis savādāk, lai ir? Darīs savādāk. Jā. Vai gribētu, kas ir ja savādāk? Tu esi izgājis daudz ciklus, tu sāki Kuldīgā, tad tu biji Mūrjāņos, tad tu atgriezies Kuldīgā. Cik gads, pēc Mūrjāņiem 2 gadi Kuldīgā, tad tu aizgāji 5. gadā Nīderlandē. Aizbrauc. Visur, jā, visur. Tev ir iziet cauri visu posmu, dažādi. Jā, dažādi. Pirmais, noteikti tas, ka ātrāk tik no šajienes prom. Tā godīgi runājot. Ne no Kuldīgas, bet no Latvijas. Jā, neskatoties to, ka lidostā jārauj. Jā, ka viņš jāpārdomā dzīvi, vai man to vajag, bet idejas saprot, ka tas ir vajadzīgs. Jā. Tas ir tā kā varbūt pirmais mistakes tajā visā, kad ātrāk. Varbūt pirmajā juniora gadā jau. Vai pat ātrāk tur mēģināt. Jo tur jau, es ticu, ka ja tu atrod kontakts, pat vieglāk ir kaut kādās jauniešos jābraukt tur. Jo tur jau tāpat viņiem jauniešos ir tādas pašas klubu komandas. Un tās gongas noteikti tieši tikpat paralēli kopā ar junioru. Tā kā pirms junioru gongas ir jauniešu gonga, un tur tāpat uz starta ir 170 cilvēki. Jaunieši. Tev ir lielāka iespēja jau startā, jau sākt pierādīt. Jā, tieši tā. Un tas noteikti, ka ātrāk no Latvijas prom. Bet par to pārējo jau tikai droši vien to pozitīvu, neko sliktas arī nevar teikt par Mūrjāņiem. Bet tas nav domāts tā, ka no Latvijas prom, ka mums te viss slikti, bet vienkārši, lai tu adaptētos ātrāk tajā apritē un tā. Tur ir augstāks līmenis. Slimāks gribēju teikt. Nē, es domāju, vienkārši ir milzīgā zini, kas ir konkurence. 170 dalībnieku starta jauniešos vai 40 dalībnieku ir liela atšķirība. Protams. Un liela atšķirība, vai tu finišē tur pirmais Latvijā, vai tu finišē pirmais Nīderlandē. Un tur tas ir noteikti arī tas faktors, ko tu saskāries, kad tie, kas meklē tos braucējus, ja tu esi labākais starp viņiem, tad varbūt nebūs tas jautājums izvēlēties Nīderlandieti vai tevi. Jā, ja tu būsi pa viņiem galvas diezs pārāks, protams, viņi ņems tevi jau kā. Tad tu esi labāks par viņiem. Jā, bet ja tu esi same level ar viņiem, tad tā izvēle būs pa labu. Tas nozīmē principā to, ka ja tu reāli, cik gados tu saki, ka vajadzēja mukt jau tai sistēmā braukt iekšā, tas ir 16? Kā sanāk jaunieši? Jā, kaut 15, 16 gadi. Bet principā tas ir visticamāk, ka tas nozīmē to, ka ir kādam no vecākiem olmēm vai kādam jau purējās iebrauc līdzi, kas tev palīdz mācībās, ēšanā, tā tālāk. Vai arī tev neviena komanda tā nebūs tāda, kas te uzņemsies par tādu mazbērnu šefību, ja tev vienkārši tas ir nepilngadīgs un tur. Nē, bet kāds ir? Nav tā, ka, piemēram, Hoķim, jo Hoķi jau līdzīgi arī basītie, taču viņi arī visi brauc 15 gados uz štatiem, uz tām koledžām, vēl kaut kur nav kāda interneta. Dzīvo ģimenēs kaut kā. Dzīvo ģimenēs vai kaut kas tāds. Nē, es neko dzirdēju, sakotīgi. Tā kā domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Tur,
Jo, nu kā, mums arī tie komandas džeki, katrs dzīvoja savā mājā, katrā Nīderlandes stūrī. Tur bija citādāk. Nu, tāpēc, ka treniņi specifiski citādāk. Tur vienkārši tie jaunieši brauc, piemēram, uz kaut kādu, tur Kolorādo, kaut kādu koledžu komandu, viņi dzīvo kaut kādā ģimenē, un visi tur noteikti ģimenē, kurā pašiem bērns spēlē, un tad viņi tur kaut kā. Bet vēl viņiem arī līdz kaut kādiem, man liekas, 16 gadiem arī, nu, līdz pat jauniešos mēdz nebūt vēl treneri viņiem. Viņi vienkārši paši brauc. Jā, jautājums jau, no cik gadiem tu sāki trenēties pēc treneru norādījuma, varētu teikt tā? Tā kā individuāli domā? Nu, individuāli, jā. Nu, nevis tā kā... Tā reāli, reāli jau jā, tad sanāk tas pēdējais junioru gads. Pirms tam jau es ar kādu kopā kaut kur izlaidu, tas jau nebija tā. Bet tā, ka tev jau strukturēja treniņi, tie ir personalizēti tev sāk. Jā, tikai. Pirms tam jau tur kopā ar visiem mācu. Nebija tāds baigi individuāli pieeja tam, ko tev varbūt vajag vai kādam citam vajag. Bet, nu jā, viņiem ir jocīgi tas, ka es saku reāli, pirms tam viņiem nav tā kā treneris. Viņi vienkārši mauc just for fun. Es viņu cyclokros, pēc tam pabraucu šosē un mauc vienkārši. Jā, bet arī ir interesanti, viņiem līdz jauniešiem viņi tā kā, bet nu kā, viņiem nav tā kā individuālai treneri vai viņiem vispār tā kā nav tai grupiņai treneri? Es saprotu, ka daļai vispār pat nav vienkārši kāp uz riteni un brauc. Nu vienkārši. Tur, cik grib, tik mauc. Tā es saprotu. Es arī biju šokā. Varbūt, kad ir kaut kā daļa, kurai ir tā. Bet es domāju, ka ir arī daļa, kas vienkārši, es saprotu, ka vienkārši uzkāp uz riteņu šodien 2 stundiņš. Okay. Tādā veidā. Kad viņiem tā kā nav tas spiediens no kaut kāda trenera vai kas, ka tev jābrauc, ka vienkārši viņi paši grib izbaudīt to un kaut kā tā, man liekas, viņiem tur. Un tāpat gan kā mauc tagad slimi. Jā, tas gan interesanti. Nē, nu, zini kā, gan jau kaut kāda ideja tajā visā slēpjas. Iespējams, tādā veidā viņi palielina to cilvēku skaitu, nu, kad tu vari piedalīties jauniešu vecumā, jebkurš, nu, tajā gonkā. Tur nav tā, ka tikai sports skolas audzēkņi vai tur, nu, kaut kāda, ne? Pagaidi, Murjāņas tu gāji, negāji? Es gāju. Es biju līdz 9. klasē, jā. Mums arī pabija. Bet Murjāņi arī ir ok. Jā, es pilnīgi neko slikti nevaru. Par rutīnu, par dzīvesveida iemācīšanu Murjāņi. Nu, es tā godu vēl. Principā tas tev vairāk sagatavot, lai tu neraudātu lidostā. Jā, un lai... Zini kā... Girds tagad šitā man ilgi. Nē, nu es zinu, ka man arī... Tad, kad tu uzvedīs mūsu... Psiholoģiski baigi trakā, saki, vecākiem palaist projām ir, nu pašam aiziet projām. Nu, tas ir... Bet reku jau, mēs jau Lombardijā nospriedām, ir labs biznesa plāns, es braukšu līdzā. Mācīšu viņu ikdienā. Nē, tur par to bija runa par Murjāņiem, jā, kad, nu, par to dzīves ritmu, kad cikos iet gulēt un cikos ceļās. Godvārds man vēl joprojām, es kaut kad nesen, bet es piefiksēju, ka man vēl joprojām iet izpēc Murjāņu pulksteņu. Kad es reāli 7 ceļos un gulēt, nezinu, ja nav kaut kāda izņēmuma, 10, 45, 11. Nu, tajā starpā, ka tev, reāli tāpat kā Murjāņas tas bija. Jo tur tev baigi to iedzina, nu, kad reāli, nu, to nav... Tad režīmi. Jā, un tas kaut kā tev paliek tajā dzīvē. Un tas, man liekas, dod tādu bonusu. No tā, ka tu iemācies to dzīvesveidu sakārtot. Un tā kā nākušo sezonu tu startē Tartu un izmisīgi mēģināsi... Kaut kur tālāk. Kaut kur tālāk. Nu, pagaidām, bet tev Tartu, tu domā, tas ir... Nē, labi, jau noteikti Tartu arī viņi slēdz uz vienu gadu parasti, ne? Jā. Un tev katrs gads ir sev atkal no jauna jāpierāda pa lielam. Brīdī. Jā. Bet, nu, motivation more. Bet tev tā ideja ir tāda, ka varētu mēģināt turbūt arī jau pēc nākamā gada skatīties kaut ko citu, jau varbūt, ja būs viss kārtībā. Nu, protams, jā, nu. Tad jau redzēs. Tas, kā man stāst, ka tas esot kaut kas crazy U23, tad jau redzēs. Nu, gan jau, ka tā ir. Jā, tev būs pirmais gads U23. Tieši tā, jā. Nu, kad bērnu spēlīts beidzās un sākās kaut kas reāli. Tev būs jābrauc ar elitu kopā. Man būs jābrauc ar elitu kopā. Nu, tā kā arī Latvijas čempions. Arī jā. Lai tev veicās. Tad tieši tā, kad es saku, lai tev veicās. Kad tas nākošais levels ir augstāks. Un arī komandas treneris teica, kas man bija komandā, viņš teica, ka nebrīnīties, ja tev sezonas sākumā pēc 3 stundām vienkārši beidzās kājas, un tu tur tajā peletonā vienkārši izbirķi, jo tu vienkārši... Vēl neesi gatavs. Vēl neesi gatavs, viņš saka. Nu, sezonas otrā pusē varbūt tad tur varēs kaut ko. Tā kā, es uz to skatos kā iespēju, un es to gribu izmēģināt, un interesē, kā tas ir, nu, kur tā atšķirība, kas tur kā notiek.
Jo to, ko es redzēju, ir interesanti. Un gan jau tālāk būs salīdzinājums. Pabrauc ar Kristiāniem kopā, jo tad viņš saprot atšķirību. Jā, arī. Tagad tev būs jābrauc arī, pieņemsim, gongs. Nu jā, Baltijas čempions jau viss Latvijas. Ne, kā tur jau arī viņi brauc 1.1, 1.2 kaut kādas. Tur jau ir vēl tur komandas klāt. Iespēja sev pierādīt ir, jo tas cik tu esi spējīgs. Nu jā, redz, tas ir atkal, ko mēs atgriežās, ka būtu jau forši, ja, ka mums kaut kad nākotnē izdotos ar pašiem kaut kā uztaisīt Latvijā, ka mums būtu savu tā konti komanda, ja, caur kur būtu Tas atspēriens tiem solis pēc junioriem. Jo tas arī, būtu tā kā, tagad teici, ja, ir baigi ierobežojies faktors, ja tas finansiāli viss baigi maksā, ja tu vari būt labs čalis, un ja tev nav finanses, tev vienkārši norakst jau, startē, tu vienkārši neesi konkurētspējīgs, jo tu netiec ne uz nometni, ne tur, ja, tev beidzās. Te jau kā kuri minēja, ka tas viss kaut ko prasa. Labi, tas prasa no vecākiem. Jā. 11. klasē diez vai sapelnīs, ne tur tā, lai braukt dzīvot Nīderlandē. Tā reāli, tur ir 500 dzīvošana, visdrīzāk 500 sēšana. Jā. Un tas ir štuki. Viss transports, viss tas ir, tā reāli tev jārēķina mēnesī, tur, tur pusotra štuka vienkārši, vismaz puikam, lai viņš varētu dzīvot Nīderlandē. Un tā paskaidrs viņu. Un tieši pusi mazāk izmaksas viņš var dzīvot šeit Latvijā. Tu dzīvos Latvijā. Tā ir pa maņģenu. Ies mācīties un strādāt. Jā. Visu norakst, principā, visu to darbu, ko tu esi ielicis. Ok, labi, tur viņi nevarētu teikt, ka viņi norakst tev, vai kaut vai dzīvi ir iemācījusi dzīvot un tā tālāk. Bet, īstenībā, ir tas, ja tu neesi superpuika, ja, tad tev ir diezgan jācīnās, lai tu pats tik tālāk. Jā. Tas ir traki. Bet mēs varam paskatīties no tādas puses. Tu nebija vienīgais no junioriem, kas bija projām. Latviešu junioriem, kas bija kāds ārzem komandās, kas jau bija Ģirds Harkins arī bija, jā? Jā, Ģirtiņš bija un Dāvs jau arī pabrauc Francijā kaut kā. Vai viņi ir atraduši tādu kontinentālo komandu, kurā braukt? Es neesmu drošs. Man liekas, ka neesmu neko dzirdējis, bet tā varēja būt, kad ir. Es nezinu. Jā. Kaut kas jau ir tajā, būs vēl viena Lietuvā komanda. Es tiešām nezinu. Bet man arī redz, it kā puiši arī ir, tā kā arī tas, ja tu vēl jau esi arī projām tajās ārzemēs, tas arī vēl tev nedod nekādu garantiju, ka tu pēc tam junioriem nonāks vēl tajā kontinentālī. Man liekas, ka tas ir feini, jau tā kā Gusts arī teica, ka, pieņemsim, ja tu dzīvojies tikai par to Latviju, un tu redz, tu esi Latvijas čempions, gan grupas braucienā, Latvijas čempions, gan individuāli braucienā, un tev vienā brīdī liekas, ka tu esi baigais čalis. Un tad tu aizbrauc pie saviem čaļiem vienaudžiem, pieņemsim, tai pašā Nīderlandē, ja, kur tu teici, ka 100 pāru starti jau un vienkārši dabū ribās tā, ka tu saproti, man vēl diezgan tālu līdz tam čalim, ja, un tad tev vienkārši, kā saka, tu skaties, kurā platformā tev ir jādzīvo, jātrenējas tālāk, lai tu pavilktos līdz tam līmenim un būtu konkurētspējīgs ar viņiem, nevis biķerniekos. Viens ir tas fiziskais, otrs arī bišķiņ ir tas mindsets. Tev ir jābūt ar mindset, ka tu esi spējīgāks par viņiem. Tev ir jābūt ar tādu domu, jo ja tu neesi ar tādu domu, grūti ir. Tu jau startā zaudē. Jā, pieņemsim kā man bija Latvijas čempions, es vinnēju, un es aizbraucu reizi uz Nīderlandi, uz to pirmo daudzēnu, to pirmo etapu es vinnēju. Jo man tāda liela atšķirība, ko es atceros, kas man likās, un bija nereāli, ka ir labs mindsets uz to, kā vinnēt. Baigā pārliecība par sevi, ne? Un vēl tas prikals, ka tu esi Latvijas čempions, tev izsauc priekšā peletonu. Un tur stāv vienkārši kopā vēl 8 džekiem. Un uz to gonka man bija tāds mindset, ka, viss aiziet tā lieta. Un palēm tā arī tā gonka aizgāja, kad vienkārši tu arī mindsetā nokārtojas. Tā kā, principā, tā kā tajā tautas klasē nemirstīgs. Nē, vienkārši tur ar tev domā, es saprotu, ka nevis izdzīvot, bet uzvarēt jau tu eji, ja? Jā. Ar pārliecību par saviem spēkiem, ka tu vari izdarīt to. Tas arī spēlē lielu lomu. Man liekas, tīpaši junioros, kur visi tur brauc, tā kā pēdējā diena braukt. Tur tā ir. Tā ir tev jau. Reāli. Pa lielam jau, tā kā jau daudz ir runājuši, ja, kad tik tajā augstākajā punktā ir daudz grūtāk nekā pēc tam viņā, kā teikt, neteiksim augstākajā punktā, bet augstākajā līmenī. Tikt ir daudz grūtāk nekā pēc tam viņā noturēties. Jo, ja jau tu esi tur ticis iekšā, tad vairāk vai mazāk,
Nu, tev ir jāuztur visu laiku tas, kas ir, bet tev nav tie e-pasti katru dienu. Nu, kaut gan ar tev gads līgums, ja piemēram, tur atkal jau sāc stresot pieņemties, un tur arī viss birst. Nu, jā, nu, pa lielu tas sports ir baigi traks. Nevar salīdzināt, jā, ar to, kas notiek tai peletonā, pieņemsim tur. Tur vienkārši tu brauc, vienā mirklī tev viens pie dičas baks, stum tev nost, tu pasties uz viņa nejauka acis, un tad tu centies viņai stumt apakaļ, jo cīt nesti tagad braukšu. Nu, tādā vai, nu, tur arī vienā mirklī tie noteikumi pazūd, ka tur nevar, nezinu, stūri, nu, rokas uz stūri, jā, tur, nu, junioriem, man liekas, rokas uz stūri, tur bija rīšiem vairāk nav nekā ir. Nu, es nezinu. Nu, tur katrs izdzīvo, katrs cīnās pa savu to vietu. Jā, jo viss saprot, ja neesi top 20 pozīcijā, nu, čau, rasim, tev ir 20 reizes grūtāk. Nu, lai kāds tur džeks būtu, nu nevar tur izdzīvot. Un otrs jau, ka tu arī, ja tu būsi finišā 20, 30, 40, nevienam tas neinteresē. Ja tu, top 10 paskatīsies, ja tu visu laiku esi top 10, to savu uzvārdu, kā teikt, aizķersies kaut kur un varbūt dabūs kaut ko. Tas sarkanbalts, sarkanais karodziņš, tur izlaiks. Tālāk jau neviens jau tur baigi neskatās, tu tur var nobraukt visu sezonu, baigi stabili 26. Nevienam tas neinteresē. It kā nav slikti, bet nevienam tas neinteresē. Nu, jā, tā ir. Nu, tāpēc jau cenšās kā viens otram palīdzēt, bet tā pašā laikā arī ir visādi džeki, kas, nu, ķipa palīdzēt. Nu, jā, es no tā domāju, tagad, pirmsim, jūs ar, nu, tā kā tādiem junioriem vai U23 tāpatās, nu, ķipa tu aizbrauc tagad Tartu komandā. Nu, es negribētu baigi pa Gregaru strādāt, jau, ja man nav lielais līgums. Nu, ja man ir lielais līgums un alga, ja, sakiet, kas man jādara, es darīšu. Nē, bet principā, man jākārto vēl savu dzīvi. Nu, nē, bet tur jau tādā kontentā līmenī tu tomēr tur ir tomēr komandas intereses un tur pielāgo sacensības kaut kādiem etapiem un tā tālāk. Protams, katram brauc. Bet ne, te jau tas pats bija arī junioros. Nebija jau tā, ka man tev braukt tā kaut kādas kalngongas. Nu jā, bet nu bišķīt, nu labi, es domāju, nu tā jau tev tur gan būs, gan Toms būs klāt kā treneris, gan arī Kirsipū pieslēgts arī, ja pareizi. Vai tu minēji, ka arī kaut kādi Japāņi būs, ja? Vēl es nezinu konkrēti. Kaut ko tur runāju. Bet... To nevar izpaust. To es vēl nezinu, jā. Tā. Jā. Tu jau redzēs, kā būs, jā. Man interesē, kā būs. Ja kad jums ir pirmais mītings ar komandu? Nē, jums jau bija mītings. Mums jau bija. Mēs normāli mūs izpatināja. Bet bez riteņa, nu tā. Pastaigājāties un paskrējāties. Pastaigājāmies. Nu, jā, pastaigājāmies. Nosacīt. Tā, ka bišķi paskrēja un pastaigā. Jā. Smieklīgi nebija. Tagad ir smieklīgi. Tad nebija. Zin kā, nu jāsaka tā, ka mēs gan jau, ka mēs aicināsim Gustu kaut kad vēlreiz, kad jau viņš būs pabraucis kaut ko ar komandu kopā, vai ne? Jācer, kā saka, pagadīt, cik tev tagad U23 gadi tevs. Nu, principā jau pofīgi, tas jau tagad viss sākās lielāks gongs, lielāks sastāvā iekšā tur. Jā. Cik tev sanāk? Tev ir 18 vai 19? 18. Tas sanāk, ka varēs 19, 20, 21, 22, jā? Laikam. Es pat, ja godīgi, es nezinu. Man liekas, ka tā ir. Kaut kā tā ir, 3-4 gadi, ko braukt. Jā. Tā kā ir laiks attīstīties. Laiks ir. Jā. Nu ko, nu veiksim? Nevedu mūs vairāk par... Tev nepatika? Pa lediem, taisniem ceļiem. Nu, es jau nesūtos. Man jau startā bija 2 atmosfēras. Es teicu, ka es pa Grantu labprāt varētu pabraukt. Bet es zinu vienu cilvēku pa kreisi no sevis, kurš nebija baigi priecīgs. Bet... Es vismaz 2 reizes sniegu ģīmī dabūju. Vismaz tēmas nebija tik liels, ne? Kas? Nu, tēmas mums bija bišķiņ tāds. 27 vidējais. Mēs jau izlīdzināt. Es tāpēc teicu, ka kāda pēc tam būs sāpīgi. Jo vienkārši mēs braucam pa šosei blakus viens otram. Vienkārši, viņš man saka, man 120 pūs. Es saku, jā, bet man ir kaut 4,5 atmosfēras gadrīz. Es saku, jā, man ar 2 ir 140. Un tā, mēs nobraucām... papētīju šodien. Un nobraucām uz ledu, nu uz tā ledus, ka mēs braucām pa to taku. Mēs braucām viens otram blakus vienādā ātrumā. Mēs vienkārši sakām, man normāls pulss 105. Es saku, man arī. Es saku, tā ir atšķirība, kāda riepas piediedz vienkārši. Tā. Bet mēs šodien tā garāk izplūdām un noslēgsim, bet mēs ceram, ka mēs paspēsim pirms Ziemassvētku brīvdienām tādu Ziemassvētkiem veltīt arī paspēt ierakstīt un aģirt. Es domāju, ka jā, ka mums vēl līdz Ziemassvētkiem mēs varētu paspēt vienreiz uztaisīt, jā. Ceram, ka mums izdosies pirunāt mūsu ieplānoto viesi. Noslēpums vēl, bet jā, bet es domāju, ka mēs aprunāsimies. Idejiski mums ir ideja, ko mēs varētu. Gan jums sanāks.
Jā, nu tad, man liekas, būtu tematiski Ziemassvētks noslēgt ar šo cilvēku. Un... Tas ir tas Santa Claus, ne? Jā, Riča Bāģers ir pa Ziemassvētku vecī. un tā. Kas vēl ir off-season diez vai kāds? Es domāju, ka visi brauc. Es zinu, kas ir vēl off-season. Brauciet indoors, un es domāju, ka jums būs laiks noklausīties arī šito bišķi garāko epizodi. Jā, indorā noderēs. Jā, tā kā es vismaz man personīgi pašreiz pats meklēju indorā, kur ir garāks drusci. Tieši stundu 40, stundu 30, tieši ideāli. Pusotru stundu treniņš. Vienīgais, ka īsie treniņi ir intervāliem, tur atkal neko nedzird. Pagriez skaļāk. Nu, tagad paldies visiem un tiekamies uz velo. Uz velo. Paldies Gustam. Tiekamies šogad vēl. Vēl vienu šogad jubileju apspēju. Tā būs 15. epizode. Pirms Ziemassvētkiem jubilejas epizode ar piparkūkām, Ziemassvētku ceperēm un karstvīnu. Jā.